sāksi stāstīt, kur tā, sāk kasīt degunu, tieslēdz video, nepaspēj Viss normāli, tā ir dzīve, tā ir reālā dzīve. Nu jā, šodien gribēju runāt ar tevīm par, es zinu, ka tev lieliski izdodās iepazīties ar vīriešiem, un tu zini, kā ar viņiem pareizi runāt un ko pareizi darīt. Tagad viss manas noslēpums izpauda. Nu, es pieņemu, ka tie vīrieši jau šito video neskatīsies. Kā tu zini, visi 10 tagad vienlaicīgi klausās un tagad domā, vai par mani stāst, vai par kādu citu. Nu jā, un var sakot, un es arī tā kā sāku meklēt iepazīšanos, un es ļoti ātri atkodos uz to, jo lielākā daļa sāka vienkārši stāstīt kaut kādas muļķības par seksu runāt. Viņiem neinteresē, ko tu tur gribi no viņa, vai ko tu tur gribi vispār dzīvē. Viņiem vienkārši sāk tev plikņus sūtīt visādus. Un es neesmu vienīgā tāda. Es zinu, ka man ir meitenes, kas arī cenšas iepazīties, un tas ir vienkārši murgs. Vai tu šobrīd, Zanīta, runā tieši par iepazīšanās saitiem? Nevis par kaut kādu iepazīšanās, tur, piemēram, Facebookā, ka kāds uzraksta, bet tieši mērķtiecīgi... Iet runa par iepazīšanās saitiem, jā, jo, piemēram, šeit Anglijā cilvēki pamatā tomēr iepazīšanās saitos iepazīstās, parastā Facebookā neviens otram neraksta, izņemot, ja tas ir kaut kāds fakes profils un fakes cilvēks, kurš tur man ir rakstījuši, tā kā it kā viņi tur ķipa kaut kādi USA armijas kaut kādi tur, karavīri vai oficieri vai kaut kas, un nabadzīņi tur Kuveitā kaut kur dzīvo, un viņiem ir vēl visādas problēmas, un tagad man viņiem jāpalīdz. Par to nerunāsim, tas ir cits stāsts. Bet es runāju tieši par to, kad sieviete 21. gadsimts iepazīšanās vietas, kur tā kā teorētiski varētu iepazīties, bet kaut kā nesanāk. Ko mēs darām nepareizi? Sāksim laikam no. Tu zini... Tu man tagad jautā kā iepazīšanās ekspertam, bet es uzreiz saku, es neesmu nekāds iepazīšanās eksperts. Godīgi sakot, man baigās pieredzes iepazīšanos saitos kā tādos nav nekad bijusi dzīvē baigā vajadzība, kaut gan meloju. Es apprecējos ar vīru, ar kuru es iepazinos 2008. Gadā. Es neatceros, kas tas bija par iepazīšanās portālu. Man bija 20 gadi, un toreizējais dzīves biedrs, jo man bija tāds narcistisks attiecības, viņš man taisījās utilizēt, un tad viņš man ieteica... Viņš man ieteica reģistrēties kaut kādā mājaslapā, bet es neatceros, kas tas tāds bija. Un tur es iepazinos ar savu vīru, sāku ar viņu tikties, ļoti ātri mēs sagājām kopā, un mums vienmēr sakot notika ātri ģimene. Izšķīrāmies mēs 3 gadus atpakaļ, ja, tā kā 13, cik tur gadu sanāk, ka mēs kopā bijām. Ja? Tā ir normāls laiks īstenībā, ja ņem vērā, cik jūs ātri viss notikās. Jā, bet tas bija arī... Principā 3. vīrietis tā iepazīšanās saitā, ar kuru es sāku čatot, un vienīgais pirmais, ar kuru es vispār satikos. Ja? Tā kā tur notika viss ātri, iespējams, ka tagad ir kaut kas atšķirīgs. Ja tā bija mana pirmā vienīgā pieredze, kā iepazīties iepazīšanos saitos. Mana nākošā otrā pieredze bija tad, kad es no vīra izšķīros. Kas bija toreiz ļoti populāri, man 2 draudzenes taisni tur sēdēja un teica, ko tu tagad te viena, vai ejam tur reģistri Tinders, man liekas, tas bija, laikam bija, ir vēl kaut kādi? Man liekas, ka Tinders ir Tinders, tas ir vēl joprojām aktuāls, bet... Jā, varbūt, es neatceros, varbūt tas bija... Kāds apakaļ par to nedomāju, es nezinu. Jā, un es tur piereģistrējos, un tad man nācās saskarties arī, ka tā kā tu saki, kad sūta kaut kādas šitās dickpic bildes, ja, un kaut kādas tur, muļķīgas jautājums, vienmēr sakot, kompleksos var iebraukt kārtīgos. Ritīgi, jā. Man pietika 3 dienām, un es izdzēsos tā kā laukā, un visu no tā laika es vairs nekad neesmu nekur reģistrējusies, nekādos saitos, manis nekur nav izņemot, es esmu Facebookā. Es tev, pat cik man tur ir mana darba lapa noslēpuma pasaule, mans personīgais profils, un tas, ko es pamanu, tad, kad es ielieku, piemēram, savā noslēpuma pasauli kaut kādu rakstu vai mūsu ierunātos video, es iešēroju arī savā tajā darba parastajā profilā, un tad man aicina draudzēties. Ļoti daudz dažādu cilvēku. Un tad es skatos. Es zinu, kad ir tā, kad ir vairāk kā 1000 uzaicinājumu, ka pēdējos uzaicinājumus, laikam, tur pats Facebooks dzēš ārā. Man tur nemitīgi visu laiku stāv 1000. Ja tur kaut kādi jauni atnāk, vecos izdzēš ārā. Es vienkārši neesmu spējīgi tur izskatīt. Bet es saprotu, vismaz līdz šim es visu laiku domāju, ka mani aicina dēļ tā, ka man šī nodarbošanās ļoti interesanti, gan jau, ka es esmu interesants personāžs. Bet paralēli tam notiek arī šī vēstuļu rakstīšana. Bet vēstules raksta kā sveika, kā iet, vai ko dari. Kaut kādas tādas
nu, ko neraksta profesionāļiem, nu, ko jā, tas ir respektīvi, tā kā var just, ka ir cilvēks kaut ko citu, nevis. Jā, un tad es šādas vēstos uzreiz ignorēju ārā, jo tas ir ļoti bezpersoniski, tu tā kā nesaproti, kā pie tevis vēršās. Pa lielam brīva sieviete varētu arī atbildēt, bet vēstuļu tik daudz, ka, nu, vienkārši nav laika, tad man nebūtu laika vispār strādāt un vēl saviem 2 bērniem. Lielāko daļu es izdzēšu ārā, bet ir kaut kādas vēstules, kuras uzraksta, nu, tā kā tu sāc lasīt, viņas ļoti ieinteresē. Ja, man ļoti patīk, kad raksta, ka, nu, kaut kādas tās pārspīlētās, cik tu esi skaista. Nu, es zinu, ka es esmu skaista, nu, tā kā tas nav tas makarons, ko var uz manām ausīm uztīt, ja. Ir kaut kāda tāda tiešām pieeja ļoti oriģināla, tad es ļoti labprāt tādiem vīriešiem arī atbildu. Viņi ir ļoti, ļoti maz, nu, tur būtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, un tu tā kā izveido kaut kādu šo čatiņu ar viņu, un tad pienāk kaut kāds brīdis, tu saproti, ka tev šis personāžs patīk, un tu piekrīti pēc ilgāka laika sarakstes ar viņu tikties. Ja, un tad tu saproti, jums ir kaut kas pa ceļam tālāk vai nav, ja nav, tad viss, tad tā kā nākošais. Nu, respektīvi, tu ar viņu nekad neej uz tikšanos ātri. Tu vienmēr pavadi kaut kādu laiku, lai saprastu, kas no viņa vispār ir. Es saprotu vīriešu psiholoģiju. Nu, tas taču ir skaidrs, ka neviens vīrietis neiepazīstināsies ar sievieti ar domu, es te tagad veidošu nopietnas attiecības, es par viņu rūpēšos. Nav neviens tīšu prāt tāpat vien uz zila gaisa neuzņemsies atbildību, ja, un nav arī viņa pienākumos. Tāpēc man kā sievietes pienākumos pašai ir parūpēties par to, lai viņam šis te mednieka instinkts ieslēdzās. Ja tu neļausies, to mēs parunājam vairāk, jo tāpēc, ka es zinu, ka ja tu neļausies viņam instinktu ieslēgt, ja tu neļausi ieslēgt, ieinteresēt sevi, pastāstīt par savu personību, ir šie te attiecību cikli, kuriem ir jāiziet cauri, ja tu pārlic pāri visiem attiecību cikliem un uzreiz ķeries pie gultas scenārija, par kādām attiecībām tur vispār var būt runa, ja vīrietis dabūja, ko viņš grib, un visu, un uz redzēšanos, tu viņu nekā kā personību neesi interesēs, tu pret sevi patas izturēsies kā pret lietu, instrumentu, kā pat ne personība, bet lieta, un vīrietis diezgan veiksmīgi, tā kā tu sevi parādīji, viņš tieši tā viņš tev arī izmantoja. Kurš pie tā ir vainojams? Pati sieviete. Ja tu pret sevi izturies kā pret personību, ja, veido dialogu ar viņu, stāsti par lietām, kas tev ir interesants, kas tev patīk, klausies arī viņā, kas viņam patīk, un veido kaut kādu kopsakarību, kas jums varētu būt kopīgs, tas varētu viņu ieinteresēt. Ja viņš apstājās pie pirmām kaut kādām sarunām, kad tu tur sāc par sevi stāstīt, par savām interesēm, jo pirmais, ko stāsta, kur es strādāju, ar ko es nodarbojos, ja tur vēl kāds papras, vai tev ir bērni, un tad sākās jau uzreiz skaidrs, jā, ļoti bieži sastopas, pirms sāk stāstīt, es esmu terapeits, psihologs, jā, tad jau tu te lečī, viss saruna vairs neturpinās, jo es to saucu par, tā ir daļa no tavas personības. Ja viņam kaut kāda daļa no tavas personības jau nepatīk, viņš jau ir gatavs izsmiet vai kaut kāda viss, tur nav nākotnes nekādas. Vispār nav, jā. Jums ir seksa vai jums nav seksa, ja? Sieviete agri vai vēl cietīs, ja viņas kaut kāda personības daļa netiek pieņemta. Nav jāiziet strīdos un jāpierāda viņam, ka nē, psihologi ir labi cilvēki, un mēs taču visiem te visai pasaulē palīdzam. Stāsts nav par to, jāizprot vienkārši uzreiz viņa personība, ka viņam ir tikai viens mērķis – ievilkt tevi gultā un samazināt tavu vērtību, lai viņam būtu vieglāk. Viss. Un ir kaut kādi šie te vadošie uzvedības mehānismi, ko uzreiz var pie pirmām sarunām nolasīt. Ja? Vīrietis ir laipns, un to var just, vai viņam ir kaut kāda tāda zināma cieņa pret sievieti vai nav. Vispār pret sievietes būtību. Tādu. Ja? Ja viņš ir dziļi traumēts cilvēks, ja viņam tur ir, nezinu, entāko gadu pieredze, ka viņam ir tikai sliktas sievietes bijušas, un tagad viņš sāk ar vienu normālu sarakstīties, šī uzvedība, ka viņš sievietēm neusticās, tā ir viņa problēma. Tev viņam nekas nav jāpierāda, man jau var uzzinu, ka tev ir traumas, man jau var uzticēties, jo tu uzreiz pārvērties kā viena no tām. Mīkst. Ja, tu tā kā tu neaizstāv savas intereses, tu uzreiz kļūsti viņam ērta. Ja viņš sāk, jūs viens otru nepazīstat, jūs nekad neesat redzējušies, un tu jau viņam sāc pierādīt, ka viņam tev ir jāņem. Kāpēc? Nu jā, fakts, jā. Sanāk tā, kad mednieka instinkts tev ieslēdzās, tev viņš tagad ir jāsāk iekarot, jāpierāda, cik tu esi laba, vai ne? Tā ir mana tā pieredze, kur acīm redzot manas profesijas ietvaros, man ir izstrādājušies kaut kādi mehānismi, ar kuriem es tā kā saprotu, ka šitas ir nostrādājis, un man ir interesi iet sarunās drusku dziļāk, ja?
Ir bijis, es varu izstāstīt, piemēram, viens gadījums, kur šķiet, ka vīrietis ir super foršs, super jauks, ja, kur atstāja ar tādu iespēju, ka viss ir lieliski un piedāvā, piemēram, nezinu, tur 3 nedēļu sarakstē piedāvā dāvanu grib aizsūtīt. Un es vau, cik jauki un cik mīļi, bet, protams, viņam tur ir savi sakari, kur ir roku darinātas somiņas, un tiešām atsūta man, nevis pats atved, bet pa pastu man atsūta, ar kuriem nevis pa pastu, ļoti skaisti, tiešām ļoti skaisti, jāparāda, varbūt ir, kāds minka. Atsūta. Reiz izrādīs interesi piedalīties mūsu sarunā. Jā, malacītis, lai tik piedalās. Un es tiešām tik ļoti priecīgi, un tā somiņa ir tik skaista, un viņa tiešām ir moderna, un es uzreiz ar to somiņu, protams, nēsājos, un viss, un tā tagad man ir mīļākā soma, un zinu, un sievietei jau neko citu nevajag, viņai uzdāvināt dāvanu, viņa ir gatava, jo to vīrieti precēt laikam jau kā labs, laikam jau kā mīl, un tā tālāk. Mēs esam uzpērkamas, gribi vai negribi. Nu, lūk, un tad sanāk, acīm, es saprotu, ka šādas dāvanas pieņemt ir stipri parātā, man vienkārši ir mācība. Jo tad tam vīrietim reizēm liekas, ka viņš sievieti ir nopircis. Ka viņš nevis ir izdarījis kaut kādu labu žestu un pieņem no viņš šo te pateicību un prieks. Viņš jau ir izdomājis, ka viss tā sieviete piedara man un sākās trakā kontrola. 15 reizes, jo dāvana ir atsūtīta. Viss tu jau man piedara. Galvenais, ka adresi jau zina tavējo. Jā, 15 reizes dienā zvani. Ko tu dari? Kur tu iesi, ar ko tu runāji, kāpēc tik ilgi? Un man vienkārši mati stāvs, kas es tev... Ārprāts kaut kāds. Jā. Un es saprotu, ka tur ir jābeidz uzreiz, tāpēc, ka atkal, ja neapžilbt no dāvanām un no puķiem, tas nav puķis un dāvanas nenozīmē, ka mūs kāds nopēr. Tas ir labas gribas žests, ko vīrietis izdara, lai mums ir prieks. Pa lielam tas ir tā, kā mednieks izmet ēsmu, bet viņš jau nav, tas nenozīmē, ka viņš tevi noķēris. Jā, redzi. Tas atkarīgs no tā, par kādām attiecībām mēs runājam. Ja? Ir attiecības, kas ir vērstas, lai veidotu attiecības, tad, kad 2 pieauguši cilvēki vēlas iekāpt vienā spēlē, kas abiem ir interesanta. Tas personāžs katrs pats par sevi ir pilnvērtīgs, viņam ir ok, viņš ir priecīgs, viņam dzīvē viss ir sakārtots, un viņam vajag kaut kādu interesantu partneri draugu. Ar ko iet roku rokā pa dzīvi, un viss. Viņš iet savā dzīvē, un abiem viss ir ok. Tās ir tās īstās partneru attiecības, kad es esmu pozīcijā vai stāvoklī, ka man ir ok ar šo dzīvi. Ja es savām traumām esmu atstrādājies šitik te tā, un man ir ok, man ir ar ko nodarboties, naudas man pietiek, dzīve vairāk un mazāk ir sakārtota, jumts virs galvas man ir, un vienmēr sakot, viss man ir kārtībā. Tas ir interesants, jā, viss ir kārtībā. Un tad es gribu, lai tad man ir partners, ar ko dalīt savas sajūtas, ar ko dalīties, jo man ir kaut kāds foršs dzīves dabīgais resurss, un es gribu ar viņu dalīties, ja man grib partneri sev. Tas ir viens tas labais scenārijs, ja, kas notiek super reti. Jā. Jo bieži vien, ja pat es varu pajautāt tev pašai, kāds bija tavs vadošais motīvs, kāpēc tu iekāpi iepazīšanās saitā jau apzināti? Tagad? Jā, piemēram, tagad. Lai turpinātu tālāk sarunu, atbild man uz šo. Labs jautājums. Pirmkārt, es gribēju redzēt, kas vispār notiek, jo es neesmu bijusi iepazīšanās saitā 22 gadus kaut kādus. Paskatījies, kas notiek. Paskatījos. Nākamais, kas man interesēja, satikt cilvēku, ar kuru varētu kaut kādā veidā pavadīt kopā laiku. Piemēram, tur patīk cilvēkam iet pārgājienos. Man arī patīk iet pārgājienos. Cilvēkam patīk kaut kur aizbraukt ceļojumā. Man arī patīk aizbraukt. Vienam pašam negribās braukt ceļojumā vai pārgājienā iet. Negribās. Tad gribās kādu citu blakām, kas tā kā var ko atkal dalīties ar tām piedzīvojumu un emocijām. Un tas bija tas, kāpēc es īstenībā aizgāju, jo baigo nekādu mīlestību šobrīd nemeklēju un arī negribu. Un es neesmu tam gatava, jo es saprotu, ka es pēc darba ar tevi ļoti meklēju, kas es esmu īsti kas ir mana tā dvēsele un ko viņi grib, jo tās lietas, kas līdz šim man patika, daļa no tām lietām patiesībā nebija varbūt nemaz manējās. Un tagad ir attīrīts, tā kā es to iedomājos, kā sniegs ir sasniegts, to attīri vienu tādu laukumiņu, teiksim, lai es lidotu. Un man tas laukumiņš tagad ir attīrīts, man viss ir novākts,
Un reku tev ir tas laukums, un tev jāsaprot, tu gribi slidot vai slēpot, tu gribi sauļoties vai iet vingrot. Tas ir tāds process, kad mums ir tukša lapa, man tajā lapā tagad kaut kas jāsāk zīmēt. Ja līdz šim visu manu dzīvi kāds cits bija piezīmējis lapu, un es ar tiem instrumentiem kaut kā mēģināju kļūt laimīga, vesela un bagāta, tad tagad man tās lapas vairs nav vecā, un man vecā ir izmesta, jā. Personīgā, viņa ir tīra, balta, nepierakstīta, un man tagad kaut kas tur jāsāk zīmēt. To sauc par tādu sākuma stadiju, kad es sāku testēt. Man vajag pamēģināt kaut ko ieraut savā dzīvē, pamēģināt ieskicēt savā lapā un paskatīties, man der vai man neder. Ja? Tas ir tas periods, kad cilvēkiem ir jāatļauj ļoti aktīvi jāatļauj sev kļūdīties. Ar pirmo reizi nevar ievilkt sev dzīvē. Viss tieši tas, kas der. Uzreiz nesanāks bilde. Ja mēs pa vienam ievelkam, paskatāmies, šitas čalis man neder. Izlieku ārā no bildes. Mēram, tāds bija arī mans mērķis. Kāpēc es vispār tur sāku? Tad es pareizi tev saprotu, ja, ka es tagad mēģinu pagaršot pēc garšas kaut kādas dzīves iespējas un saprast, kas man patīk, vai tas man neder un nepatīk. Ja? Tāpēc tu tur tagad iegāji un pamēģināsi. Jā, tieši tā. Un es domāju, arī tas, kad, divas reizes man 2 vīri mani bijuši, 2 nopietnas attiecības mani bijuši. Un abas reizes tas ir noticis kaut kā pilnīgi netīšām. Tas viss, tā dzīves upe man vienkārši ir ienesus un es esmu peldējis pa straumu. Tā nav bijusi tava izvēle, tu vienkārši ļausies spontāniem notikumiem. Jā, spontāni tā kā tas brīdis man piedāvāja tādu iespēju, tanī brīdī tas man bija variants vai izēja vai kaut kas. Un es tam parakstījos. Tas nebija tā, ka es tagad skatos vienu čali, skatos otru čali, skatos trešo čali. Nu, šitam man patīk tas, tam man patīk tas. Šitas vispār, gan tas viņā ir. Tā man nekad dzīvē nav bijis. Un es vienmēr esmu dzīvojis citiem, nevis sev. Un līdz ar to es domāju, vienreiz ir pienācis moments, ka man jāsaprot, man jāpaskatās uz vīriešiem ar citām acīm. Un lai uz viņiem varētu pastīties, jāsaka, kaut kas ir darīt. Tā kā šeit neviens tev nerakstā Facebookā, tad visi pamatā tās iepazīšanās saitos, tas pierģistrējuši iepazīšanās saitā. Interese ir liela, man tur kaut kāda vairāk nekā 90 cilvēki, kam ir iepaticies mans profils un kaut kāda, es nezinu, cik man ir rakstījuši, bet pirmais, kas man likās ļoti interesanti, tas, ja vīrietis meklē, teiksim, sievieti, un viņš ierauga kaut kādu sievieti, kas viņam iepatīkās. Viņš uzraksta viņai čau, hi angliski, un pazūd. Un tā liekas tas ir tas sindroms, ko es saucu, es negribu būt mednieks, es gribu, lai tu mani medī. Jā, laikam tā ir. Kāds sakās brīvprātīgi no savas vīrišķības, un viņš gaida, ka sieviete ieslēgs savu vīrišķo dabu un sāks medīt. Tas būs, es bišķi tālāk par šo pastāstīšu. Stāst tālāk. Tad nākamais variants ir tāds, kad kaut ko uzraksta, kaut kādu pusstundu kaut ko raksta, un tad, davai, rekomends telefonu numurs, raksti man WhatsAppā. Nē, paldies, es nerakstīšu. Trešais ir variants, kad 2 dienas pačato un jau aicinu uz randiņu. Un es nejūtos komfortabli, es neko par viņu nezinu, kāpēc, lai es ietu ar viņu uz randiņu, jo es jau prasu, kāds ir tavs ideālais randiņš, kādu randiņu tu man aicinās? Tu izdomā. Nav interesanti, es vēl tāpēc esmu. Redzi, Zane, jau sākumā tev piedāvā ievēlēties kaut ko. Ievēlies, es tev uzaicinu, vīrietis no savas puses viss ir izdarījis pareizi. Okay. Viņa vienkārši ir jāsaprot, vīrietis ir mednieks. Viņam ir tikai viena doma, kā izdarīt ātrāk, lai viņi iekāp pie manas gultā. Un viņiem nevar to pārmest. Viņam nav kāpēc, lai cilvēks ietu iepazīties ar sievieti, lai liktu sev uz pleciem atbildību. Un tagad viņam būs kaut kāda vārziņa. Tas tā ir, es piekrītu. Tas ir vajadzīgs. Mums to vajag, lai viņš uzņemās par mums kaut kādu, es nedomāju tādu bērnišķīgu atbildību, ne par to. Ja, bet ieņem kaut kādu vīrišķo lomu dzīvē, ja vada kaut kādus procesus, palīdz man risināt kaut kādas lietas, veido kaut kādus biznesus, kaut ko dara kā vīrietis. Ja? Vīrietis pēc dabas vienmēr ies vieglāko ceļu. Viņam ir viena doma, viņam dzīvē viss ir kārtībā, viņam ir savs ienākuma avots, viņam ir attiecības ar draugiem, alus vakari. Kāpēc, lai viņš gribētu kaut kādu sievieti, kas viņam visu viņa rituālus izjauks ārā? Priekš kam? Vienīgais, ko viņš no sievietes grib, pa liela, viņam vajag seksu. Tā arī ir, jā. Kādā sakarā mēs tagad sēdēsim un gaidīsim, ka atnāks kaut kāds Jēzus Kristus ar svētiem nodomiem, teiks, tu zini, nē, seks man tomēr ir 3. vietā. Sākumā es gribu uzņemties par tevi atbildību, iedot visu, ko tu vēlies, un tad, ja mums tur pietiks laiks un resursus un vēl nebūsim novecojuši, tad būs mums seks, jo es jau tevi ļoti mīlu. Diezgan muļķīgi to gaidīt, pareizi? Muļķīgi, jā.
Tāpēc pirmais, ko vīrietis vienkārši jāsaprot, ka vīrietim ir tāda daba, viņam no mums neko nevajag. Viņam vīrietim šķiet, ka sieviete tā kā tāda seksuāla funkcija spēja izpildīt viņa orgasma dzīves kaut kādu to posmiņu, ja, piepildīt, kaut kur iebāzt, kaut kur beigt un tā tālāk. Mūsu uzdevums ir parādīt savu vērtību. Tev piedāvā visu laiku variantus. Es tev uzaicinu uz randiņu. Viņš jau saka, tu man der, man patīk, es gribu ar tevi gulēt. Tev ir super, ļoti labi. Sieviete ir tā viedā, pie tevis glabājas zināšanas, visas šīs stratēģijas, nav krutāku manipulātoru kā sievietes. Nu tā ir, jā. Nevar kaut kādas tādas algoritmus izdomāt 57 stundas uz priekšu, kā sieviete ir spēja. Vīrietis sēž un plikšķina acis, kā tas tā sanāca, ka viņš vispār viņu ir apprecējis, un viņam vēl ir bērni, ģimene, viņš vēl visu savu finanses viņai ir atdevis. Viņš plikšķina acis šokā, kā tas varēja tā notikt. Ja, tāpēc, kad sieviete ir izdarījusi savu sievišķo darbu. Ja, saproti, ja? Vīrietis kādu mērķu nebija. Viņš negribēja būvēt, viņai atdot mājas. Viņš vienkārši gribēja seksu. Bērnus vēl tur no rītiem celties, kaut par naktīm celties vēl bērnu, kaut kur tur pampers, kaut viņam tas viss 100 gadu nav vajadzīgs. Paldies! Saproti, tas ir vajadzīgs tikai mums. Tātad mūsu uzdevums ir iepazīt savu sievišķo dabu. Vīrietis nekad mums vardarbīgi neko neuzstāja. Nekad. Neviens tev aiz rokas neraus un neizvaros. Neviens aiz rokas tev neko mākslīgi no tevis nekratīs ārā. Sievietei tik ļoti pie sevis ir jāpiestrādā, lai vīrietis jūt, ka viņa ir vērtīga. Ja tu atļauj ar sevi runāt rupji un tev pasaka, ak, tu tāda, zini, kaut kādu rupju vārdu, ar labu ķipa labu gribot, un tu smaidi. Tu jau nepateici, ka tevi tā nedrīkst. No, jā. Saproti domu, ja? Tātad vīrietis tev uzraksta, es vēlos iet ar tevi uz randiņu. Viss tev ir zīme, es viņam patīku vizuāli. Tikai vizuāli. Tu nedomā, ka viņš jau tur ir iepazinis, jau tavu tur izpētīsi profila bildes, viņš jau tur internetu. Nākotni, ja? Viņam tikai vizuāli tas ķermenis patīk, ja? Viss izskats tavs. Tavs uzdevums ir pamodināt viņam mednieka instinktu, lai viņam gribās tevi medīt. Ja? Viņš tev dos vienmēr izvēles variantu. Uz randiņu iesim? Jā, iesim, neiesim. Ja iesim, ja neiesim, tad paskaidro, kāpēc, lai viņam nav sajūta, ka tu viņam nepatīk, otrādi, ka tev viņš nepatīk. Ja tev viņš nepatīk, jā. Jā, saka, tu tā arī vajag pateikt. Super, es ļoti priecājos, ka tu man aicini uz randiņu, bet pagaidām es šodien neesmu gatava. Aprunāsimies par to pēc nedēļas, bišķiņ pačitojam. Man vajag drošības sajūtu vairāk. Es gribu vairāk kaut ko par tevi uzzināt. Ja atstāj uz viņa interesi. Tā, sarkanais, zaļais signāls, tā tad es varu iet tālāk. Nu, tā kā es tikšu viņai klāt, ja es te pavelti kaut ko nemocīšos veselu nedēļu. Tālāk viņš saka tā, ja tu piekrīti iet uz randiņu, tad, piemēram, tu piekrīti, es eju, pēc nedēļas viss es eju. Viņš tev saka, nu, kur iesim? Viņam doma ir tikai uz viesnīcu. Nu, jā, taisnīgi. Tāpēc, lai viņš gribētu brīvprātīgi iet tērēt savu sūru grūti nopelnīto naudu uz kaut kādu bābu priekš kam. Viņam vajag uz viesnīcu un vajadzēja jau vakar. Bet viņš pieklājīgs cilvēks. Īstenībā nedēļa atpakaļ. Jā, viņš pieklājīgs cilvēks prasa, nu tā kā saprot, nu jā, vajag aizvest viņu pabarot, lai viņai spēks ar mani tur mīcīties. Nu, rupi runājiet. Tad prasa, uz kurieni tu vēlies iet? Nu, kur tu gribi? Es nezinu, izdomā. Nu kā man? Es jau zinu, uz viesnīcu. Jā, nu taisnība tev ir, ka šitā pieejama. Tu izdomā, uz kurieni, kā tu gribi, lai es tevi aplidoju? Nu, kur tu mīļāk gribi, lai es dodos? Un tad izdomā. Ja sievietē būs ļoti zemes pašvērtējums, viņa teiks, no aizējam pasēžam tur McDonaldā pusstundiņu. Nu, tikai vienu burgerīti. Ja viņa tiešām ir kopta, skaista, inteliģenta, gudra, viņa sapratīs, ka viņai gribētos aiziet, pavadīt brīnišķīgu laiku kopā uz restorānu. Ja? Ja viņš grib oligarha meitu paņemt priekšā, viņam būs jāizved uz šito kā sauc to super foršo virtuvi, Max Čekot, laikam tā Michelin zvaigznes. Michelin zvaigznes, jā. Es jau par viesnīcu, jo Michelin zvaigznes restorāns, jā. Viņš uzreiz rēķina, tā, es varēšu 400 eiro atstāt Publin viesnīca. Restorānā varēšu. Viesnīca jau arī lēto neies, tā kā jebkurā gadījumā. Protams. Vīrietis skaitņus saprot, nē. 400 eiro, viņš jau neskaita par sievieti, 400 eiro par seksu, nē, es nemaksāšu, jo viņam galvā zīmēs, viņš ieguldīsies tikai tad, ja viņš zina, ka šo sievieti varēs dabūt.
Tā kā mēs šo spēli spēlēsim un cik ilgā laikā tas notiks, tas ir no manis atkarīgs, tikai nevis no vīrieša, jo viņš jau grib uzreiz, viņam vajag uzreiz. Nu, redzi, šitas ir tas tukšais lauciņš, kas vismaz man viņš ir pilnīgi tukšs. Un tad, kad man šitā piedāvā cilvēks, es sēžu, es nezinu, ko atbildēt. Tu jau esi apvainosies, kā maza meitene mani pazemo, ak, Dievs. Nē, es neesmu pat apvainojos, es vienkārši tiešām nezinu, ko rakstīt viņam. Saprotu, tā sēžu, es apmulsus, un es aizēju prom, es vispār tur nelogojos iekšā, tāpēc, ka, lai vienkārši man nebūtu tas jautājums. Es nezinu, ko tev ir atbilde, kāpēc vīrietis uzraksta kaut ko un pēkšņi pazūd. Viņam arī uz taviem jautājumiem pēkšņi, es nezinu, ko atbildēt, viņš aizbēg prom, vispār nelogojās iekšā. Nu jā, skaidrs, jā. Nu, tas tā, protams, varētu būt, jā, es piekrītu. Jā. Tu domu saprati, ja? Sapratu, jā. Sieviete vienmēr ļauj sevi tā kā, drusku medīt, ja? Bet tam procesam ir jābūt ļoti atvērtam, ļoti tādam, es nerunāju par to, kas notiek šobrīd, ja? Kad ir šis trakais deficīts, ka sievietes meklē vīriešus, kā tikai viņas vajag uzturēt un kaut kādā veidā apčakarēt, un tad tie nabaga vīrieši, ar savu, viņi reāli ir daudz naivāk nekā sievietes, daudz naivāk, un ļoti bieži tiešām arī iekrīt uz šādām te variantiem, ja? Bet kā saka, nebūsim akli, mēs taču zinām, ka tu nāci tā kā mērķtiecīgi izmantot manu ķermeni. Ja, tā kā tu to skaļi nerunā un nesaka, paši vainīgi, ka nāca iekrita. Nav nekāds vainīgi vai nevainīgi. Es smējos vienkārši. Divi pieauguši cilvēki, ja iet šajās attiecībās, viņi jau saprot, ka tā ir spēle. Viņi jau to tā jūt. Tās piezīmes vienmēr, ka es tev gribu jau tur paņemt priekšā caur puķītēm, tie teikumi, ko saka. Sieviete tak zina, ka viņš viņu grib. Sieviete jau arī viņu grib. Ja, tikai tās medības ir no vīrieša puses. Sieviete savukārt par to laiku grib sajusties sievišķīgi. Cik tad es tev esmu vērta? Cik ļoti tu mani gribi? Cik ļoti tu gribi izveidot ar mani kaut kādas? Mēs uzreiz esam gatavas kāpt attiecībās. Vīrietis grib iekāpt attiecībās labākajā gadījumā pēc dažiem mēnešiem, tad, kad viņš ir viņā ieguldījies jau. Ir iztērēta nauda uz restorāniem. Ir jau tur, nezinu, kopā laiks pavadīts. Viņš jau par viņu visu gandrīz zina. Viņi jau tur visu savu dzīvi ir izstāstījusi. Viņi ir kopā izsmējušies, izkāvušies, gluži varbūt ne sākumā, bet, sakot, izkāvušies, izsmējušies daudz. Ja? Viņš jau tur ir iegājis viņas tajā sievišķajā telpā, un viņš jūtas tur komfortu. Viņam patīk. Ja? Viņš ir iepazinis viņu jau. Un tas ir tas brīdis, ka viņš viņā iemīlās. Ne jau uzreiz. Ja vīrietis iemīlās uzreiz, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda destrukcija, par ko es pastāstīšu atkal vēlāk. Ja? Jā, jo es zinu attiecības, kur cilvēki sagājuši kopā burtiski vismaz nākamajā dienā jau. Tas nav stāsts par attiecībām. Tur ir kaut kādas savas traumas viens otrs. Jā, tur ir tieši tā arī. Ja? Normāls vesels vīrietis vienkārši aplido sievieti, viņam ir zināma kaut kāda, tur nav jābūt nenormālai cieņai pret viņu. Viņš vienkārši saprot tādu cilvēcīgu attieksmi pret sievieti, saprot, ka viņa spēlē savu spēli, viņai kaut ko vajag, tur grib ziedus, viņa grib restorāns, par dāvanām. Es saku, pēc savas pieredzes nevajag šīs dāvanas gaidīt uzreiz. Nevajag viņas gaidīt uzreiz, tas atspēlēsies, tāpēc, ka tā ir atkal destrukcija. Tā ir, ja vairāk uzreiz pašā sākumā ieguldās, viņš nav paspējis tevi kā personību vispār iepazīt, viņš neko par tevi nezina. Viņš uzreiz, kā vīrietis, viņš samaksāja naudu, viņš kaut ko nopirka. Jā, tā ir fakts. Tas ir normāls process, ja viņš samaksā, viņš kaut ko ir nopircis. Bet ja viņš lēnām ieguldās, ja puķis tev nopērk, kopīgi kaut kur pavada laiku, viņš kaut kur samaksā. Tie nav milzīgi tēriņi. Tas ir tāds, vīrietis ir spējīgs samaksāt, viņš jūtas vīrišķīgi, viņam patīk tā sajūta, normālam, veselīgam vīrietim. Ja no viņas sāks tur staigās jau pa tirdziņu, sāks kaut ko prasīt trešajā randiņā, nopērc man tur šito, tas nekas, kad es prasītu, piemēram, nopirkt, tur, nezinu, atslēgus piekariņu, bet es sāku pieprasīt. Jā, tas vairs nav labi, jo tad uzreiz tev apmēram tā kā mārketings, es tev pieprasu tagad mani nopirkt. Ja? Tam ir jābūt tā, ka vīrietis grib izdari tā, lai vīrietim gribās, jo tad, kad viņš tev kaut ko nopērk ziedus, neskaties uz tiem ziediem, tas, ka viņi tur lēti vai kaut kāda, nezinu, pļavā salasīt, neskaties sākumā uz tiem ziediem kā uz sūdu. Jā, viņš man tur ne tā novērtēja.
priecājies par to, tāpēc, ka pirmais žests vienmēr būs mazāks. Viņš nezina, cik tu esi vērts, viņš par tevi vispār neko nezina. Pasaki paldies. Stāpošās sarunās stāsti, ka nesaki, ka tie ziedi, ko viņš uzdāvināja, ir sūds. Stāsti par lietām, kas tev patīk. Viņš tevi dzirdēs. Man patīk tur peonijas, ar krūmrozītēm. Pasties, kādas mana kleita tur ir nopirkta, tur nezinu, kaut kādā Amoralles veikalā. Ja? Man patīk šāda veida kleitas, tev patīk tādas kleitas? Jā, man patīk, skaisti ir skaisti, jā. Tu pati lēnām viņam māci, kas tev ir svarīgi. Ja? Saprotu domu. Saprotu, jā. Jā, tagad, tas ir tādā ideālā variantā. Ja sievietē pietrūkst pacietības no šiem 20 variantiem, kas ir uzrakstījis, izvēlēties vienam, kam atbildēt. Nav visiem jāatbild. Tur jau pirmajā teikumā ir skaidrs, ka tas traumēts cilvēks, ko tu tērēsi savu laiku, un tālāk par to gribēju, hai. Ja? Vismaz vienu teikumu. Es piemēram, ieraugu kaut kādas, es nezinu, vai tā ir pareizi vai nepareizi, bet mana sajūta, piemēram, saka, neatbild viņam. Ja man raksta, piemēram, vai ar j, tu saproti, tā kā, tas burts, tas ortogrāfijas vai interpunkcijas kļūdas rakstībā nav jābūt perfektam. Ja es ne jau ar zinātnieku iepazīstos, ne jau ar kaut kādu latviešu valodas skolotāju, bet elementārus vārdus, vai kaut ko, es pat neatceros tagad, kā P, tā pagaida. Kas tur vēl kaut kādiem C galā, kaut kādiem tur nepareizi lietots, kas liekas, tas ir tik elementāri. To iemāca līdz 9. klasē. Ja tu to nezini, tad mums točna nav pa ceļam. Ja, tad tur ir jau reāli jāzina tas līmenis, kādu tu gribi, jo tu jau nevajag samazināt personāžus, tā kā nevajag cilvēku samazināt, bet ir kaut kādi tie kritēriji, kas ir tā kā jau sarkanais karodziņš, kas saka, šis cilvēks, tu taču zini, ka tu izgudrodama krēmus, ja, kas ir vispār, tas ir, man liekas, augstākajiem cilvēks, no augstākajiem plauktiem. Tu esi ļoti piestrādājis pie savas vērtības. Ļoti, ļoti pie tām vēl. Un te atnāks kaut kāds, tur, es nezinu, apsargs, ja, no Maksimas. Jā, tas ir, es par to arī esmu domāju. Skaidrs, pat tad, ja jums izveidosies super jauka komunikācija, pat ja viņš patiešām ir ļoti labsirdīgs cilvēks, viņš ir gatavs tev ieguldīt visu savu algu 500 eiro mēnesī, tavs dzīves līmenis ir māja vienmaksā 2500. Lai cik tas cilvēks būtu jauks un mīļš, jūs tīri pēc statusa vienkārši viens otru neatbilst. Tā man liekas arī tāda problēma, par ko parasti neaizdomājas, kad iepazīstās, bet tomēr pēc tam tas nāk ārā, ka nevar tu. Protams, ļoti iespējams, kad ir tā, ka tas cilvēks iepazīstoties ir gatavs ātri augt, visu mainīt un tā. Jā, bet tas varbūt ir jaunībā, bet tad, kad es iepazīstos ar cilvēkiem, kuriem plus mīnus ir 40 līdz 60 gadi. Man jau liekas, ka vīrietim ir 40 gadiem, viņš ir maksimāls. Jā, un ja viņš, piemēram, 40 gados vēl projām ir vienkārši kurjeris vai kaut kāds, šoferis kaut kur, kaut kādā, iestādē, tad tas, 40 vai 50 gados tu nevar izmainīt tā kā savu nākotni vairs. Protams, nav. Kaut gan ir dzirdēts arī. Var, jā, es zinu. Var visu izdarīt, tāpēc, ka parasti šādiem cilvēkiem ir jau iepriekšējā pieredze. Viņi jau kādreiz kaut kur ir kaut ko darījuši, notikusi krīze, un viņam tagad ir pat taksista pēkšņi kļuvis, ja? Taksis ir ļoti populārs pasākums. Jā, uz īsu dzīves periodu, bet pieredze viņam ir. Viņš zina, kā ir būt vīrietim, ja viņam kādreiz bijusi laba ģimene un šķiroties tur visu sievai atstājis, bērni ir visiem sastrīdējies, un tagad vienkārši taksī brauc un saka, ka tas ir īslaicīgi. Nezinu dzīvē, kā tas izskatās, es esmu vienkārši dzirdējis pieredzi. Es nezinu, kā tādiem. Man nav nekāds. Es no savas pieredzes varu pateikt, tā es arī šobrīd tīru mājas, un es esmu bijusi dažādos līmeņos. Kur spilgts piemērs, redz, kaut kāds dzīves. Bet viss ir atkarīgs no tā, kāds ir tas... Cik tev daudz enerģijas un cik tev daudz gribas spēka izcelties, jo pa lielam vispār statistika ir tāda, ka jebkurš miljonārs vismaz 3-4 reizes ir bankrotējis, līdz viņš ir kļūst par miljonāru. Un, ja mēs ņemam šo statistiku, tātad pa lielam, jebkuram cilvēkam, kurš kaut vienreiz iegrits ar seju dubļos, ir iespēja izcelties un iet tālāk. Pat pa lielam vecumam īsti pat varbūt arī nav nozīme, jo viņam vienkārši varbūt tādā laikā nebija blakus pareizais cilvēks, kas viņu, iedeva roku, palīdzēja viņam izcelties, atbalstīja viņu un iedeva to uguntiņu, iet tālāk. Īstais cilvēks.
kuru viņš jau ir apprecējis jau 15 gadus pirms viņam notika krīze. Ja viņam notiek krīze, un krīzes laikā viņš mēģina ievilkt savā dzīvē cilvēku, kas viņam palīdzēs, tās ir absolūti toksiskas attiecības. Šis cilvēks, kas ienāks tajā brīdī un arī palīdzēs, tad, kad viņam viss būs labi, viņš viņu ātri to atvedīs. Tik vaļā no viņa, jā. Ja? Tā strādā. Tur neko nevar darīt, tā tas vienkārši ir. Viņam bija tikai viens pieprasījums. Lūdzu, dod man kādu cilvēku, kas man palīdzēs. Ja tava palīdzība vairs nebūs vajadzīga, tava funkcija viņa dzīvē beigsies. Nedomā, ka tie glābēji, kas tur izglābs puspasauli, ka viņam kāds pateiks paldies un samaksās. Nē, jūsu funkcija ir glābt. Viss. Es vienkārši domāju no tādas vīriešu psiholoģijas, vīrietis pa lielam sievietes labā ir gatavs censties. Un ja viņam blakām tā sieviete nav, viņš izlaižās pa lielam. Arī sievietes izlaižās, viņam vīrieši nav blakām. Katrs izlaižās savā virzienā. Bet ja, piemēram, satiekās tie pareizie cilvēki, un kas viens otru var iedvesmot kaut kam vairāk, tad tur notiek kaut kāda enerģetiskā tā brīnums, kaut kāds enerģētisks. Tas ir no pozīcijas, Zanīt, no pozīcijas. Divi pieaugušie. Tu jau esi pašpietiekama. Tu nemeklē cilvēku, kurš tev kaut ko var iedot. Tev viss pietiek. Taisnība. Tev viss ir gan, tev jumts virs galvas ir ar ko braukt, naudiņu nopelnīt, tu māki, ar drausmīgām veselības problēmām tu nemokies, ja tev nav depresija, tev viss dzīvē ir ok. Tev gribās savu dzīvi vienkārši izkrāšņot. Jā. Tu gribi līdzvērtīgi cilvēku ievilkt savā dzīvē ar domu, ka mēs mainīsimies ar resursiem. Man skaties, cik foršas esmu, man sievišķīgums. Es te kā puķe plaukstu, man gribās mīlēt kādu, man gribās tev dot, es gribu tevi stimulēt. Un vecis saka, man te tik daudz visa, kā es tev arī gribu dot, man patīk, ka tu esi priecīgi. Tas ir veselīgas attiecības. Jā. Tad, kad es esmu jau piepildīts, es esmu kā normāla sieviete, man ir viss, un vīrietis arī jūtas piepildīts. Un tad mēs ar pilniem groziem mēs ejam viens pie otra. Tas ir ok. Otrs variants, kas visbiežāk noved pie iepazīšanās saitiem. Normāls cilvēks piepildīts iepazīšanās saitos neies, pieļauj izņēmumu tavā gadījumā, kad gribās kaut ko testēt. Ja, pieļauj, ka tā tas varētu būt, bet klasiski cilvēks nolemj reģistrēties iepazīšanās saitos tad, kad viņam ir caurums, un viņam kaut ko vajag. Un viņš nezin, kā viņai aizpildīt. Man tik šausmīgi gribās kādu, kurš viņš mani padarīs laimīgu. Viņš man izdarīs tā, ka man tur, būs labāki dzīves apstākļi. Viņš palīdzēs man bērnus audzināt. Viņš uzņemsies par manu atbildību. Ar pieprasījumu, ka es tagad ievilkšu kaut kādu jefiņu savā dzīvē, kurš manā labā tagad rukās, pat melnu muti. Un ar tādu domu tur ienāk, lai nebūtu galīgi tādi, ja 99,9, teiksim, 100%. Ja godīgi, es saku, man pietika ar nedēļu tajā saitā, un man jau vienkārši tur tā negribās vairāk tur iet. Bet doma ir tāda, man ir deficīts, es neko netaisos nevienam dot, viņi visi man ir parādā. Ja tu esi vecis, davai, dod man šito, tev ir jāpierāda, ka tu esi manis vērts, tev tas un tev šitais. Tā kā nāk ar pieprasījumu. Kas ir par mani? Tā kā es neesmu tik tālu aizdomājusies. Ja, kas tad ir tas, ko es tev varēšu iedot? Vai manī kaut kas ir, vai manī kaut kas visiem viss ir, tikai vienam nav atklāts vēl. Ja nav tā, ka cilvēks jūtas tukšumu, tad viņš ir tukšs. Nē, tās ir tikai sajūtas. Un ar šādu attieksmi ļoti bieži cilvēks ieiet iepazīšanās saitā un mēģina sev pielāgot to cilvēku, kas viņam ir vajadzīgs, teiksim, godīgi izmantošanai. Jā. Tā kā es mēģinu atrast kādu, kuru es brutāli izmantošu. Ja? Vienam, un atkal vajag uzzīmēt to kartmaņa trīsstūri. Ja? Tas kartmaņa trīsstūrs. Viens ir agresors, viens ir glābējs, un viens ir tas cietējs. Agresors, glābējs, cietējs. Cietējs, jā? Man kaut kā savādā. Kur man palika? Nē, ir tas abuser, rescuer un Dīns izskatu vārds jā. Ir tā cietējs, agresors un glābējs. Upuris, Upuris, jā. Upuris, jā. Tātad upuris, glābējs un agresors, trīs tās lomas. Un vienā no šīm te lomām atrodas cilvēks, un viņš tagad iet, un tas ir pilnīgi 100%, ka tas tā ir. Ja viņš ir upuris, viņš meklē kādu, ko glābt. Man vajag atrast veci.
kurš ir sūdīgā pozīcijā. Man ir jāpierāda, ka es tagad esmu supermens, ka es esmu pati māte Terēza. Ezotēriķiem vispār liekas, ka viņi ir dieva labās rokas, ka viņi ir eņģeļi nolaidušies uz zemes, ka viņi ir... ka viņiem ir ļoti daudz pozitīvās, empātiskās enerģijas, ka viņiem steidzami... Viņiem arī viņi ir, un viņi arī atnāk, un viņiem tā glābšana, tas viņiem tā mums visiem viņa ir. Mēs visi esam pēc dieva līdzības. Nu, tas ir fakts, jā. Visiem viņa ir, tikai kādam viņa ieslēdzās destruktīvi, kā es tagad tuliņ iešu, panākšu aiz ausīm, aiz matiem, izvilkšu viņu tuliņ ārā, tā ir destruktīva glābšana. Tā ir destruktīva dievišķās enerģijas izmantošana. Gribi saukt to tā. Tas ir stāsts par empātiem. Ja? Kad es nevis atrodu paša realizāciju, ekoloģiskā veidā izveidoju savu kaut kādu, praksi, eju un palīdz, cilvēks atradīs ceļu pie tevis, viņš brīvprātīgi grib, lai tu viņam palīdz, brīvprātīgi. Bet ejot iepazīšanās saitos un atrast sev vīrieti, kurš grib dzert, viņš grib pīpēt, viņam ir vajadzīgs tā, tas ir viņa dzīves uzdevums, viņš tagad grib, viņš ir izdomās, ka tāda viņa dzīve, viņam patīk, viņam ir ok. Nē, tu tagad ienāks eņģelis baltiem spārniņiem, viņam šitā ieplivinās viņa dzīvē un tu viņu glābsi. Tak, tu nābadziņš, tev tikai pamatskolas izglītība, es tuliņ tev biznesus uztaisīšu, es tev tuliņ izdarīšu tā, lai tu būti normāls vīrietis, viņam 100 gadu to nevajag. 100 gadu viņam nevajag. Bet viņš tā kā tāds mazs bērniņš, viņš saka, labi, arī super, man nekas nebūs jādara. Seks būs? Būs, draudziņ. Tu man galvenais ļauj glābt sevi. Jā, labi. Un viss, līgums ir noslēgts. Tas ir ļoti īstenībā populārs modelis, ko tu tikko aprakstīji. Tas ir par lielākā daļa sievietes nevar atrast savu šo te pašrealizācijas ceļu, šo te mātišķo enerģiju kaut kur izlikt pozitīvā, ekoloģiskā veidā, lai appusējs labums no tā būtu. Viņas atrodas, ievelk savu dzīvē vīriešus, maziņas un neveiksmīgus, kuriem ir labi ar to lomu, kura viņiem ir, un visu savu šo te glābšanas scenāriju uz viņiem izrealizē. Tādām sievietēm pat savu bērnu vairs pārstāja interesēt, ļoti bieži, ja? Neminēsim tagad vārdos uzvārdos, bet ļoti bieži ir tā, ka pilnīgi visu uzmanību tiek pievērsta šādam jo destruktīvāks vīrietis, jo vairāk uzmanību tiek pievērsta viņam, un bērni kaut kur tur vispār paliek. Tas īstenībā ir baigi interesanti, jo reāli, teorētiski būtu tā, ka ir mātes instinkts un sievietei tā kā ir reāli bērni ir pāri visam, bet, redz, tu strādā ar tādiem cilvēkiem, tu zini to visu no otras puses. Tu pareizi pieminēji sievietei. Viņa nav sieviete. Viņa nav sieviete. Tad, kad tu esi karkmaņa trīsstūrī, vai nu agresors, vai nu upuris, vai nu glābējs, tā ir maza neizdziedināta bērna versija. Mazs traumēts bērniņš. Tā kā es tev teicu, toksisks cilvēks. Jebkura no šīm lomām ir toksisks cilvēks. Tas, ko tu man gribēji teikt, ka tu narcis ir vienkārši toksisks cilvēks. Arī empāts var būt toksisks. Jā, es piekrītu, es esmu gājusi cauri. Tā kā, ja runa tikai par toksisks cilvēks, ir mazs bērniņš, kurš nav dabūjis savā laikā tas, kas viņam ir vajadzīgs. Aprūpi, mīlestību, uzmanību, ēdienu ļoti bieži. Ja viņš ir pakļauts, izvarots vai vēl kaut kas tur ļaunāks ir noticis. Ja? Tas bērniņš ir palicis traumā, iesprūdis tur savos 4 gados, 12 gados, un kaut kāda personības daļa nav izaugusi līdz viņam. Un viņš ar šo traumu mēģina pieaugušā dzīvē kaut kā sadzīvot. Un šī sadzīvošana, ja viņa nav izciedināta, vienmēr ir toksiska. Jā. Es mēģinu ievilkt savā dzīvē kaut kādu cilvēku, kas man palīdzēs sadzīvot ar to sāpi. Ja? Es, kad gribu kādu izglābt, man ir akūta, šausmīga vēlme kādu izglābt. Patiesībā iekšējā sajūta, ko cilvēks nemāk nolasīt, es gribu sevi izglābt. Es gribu izglābt savu iekšējo bērnu, savu traumu gribu izglābt. Šis ir ļoti svarīgs teikums, un man liekas, viens no svarīgākiem teikumiem vispār mūsu sarunā, jo, ja cilvēks to saprot, jo es zinu ļoti daudz sievietes, kas ir mātes Terēzes, un viņas glāb plus pasauli, un beigās viņu pašu dzīvi sabrūk. Ja viņas šo teikumu zinātu un dzirdētu un saprastu, tad tā situācija ļoti varētu mainīties jau. Bet mēs neesam mātes Terēzes, mūsu pienākums nav nevienu glābt. Mēs vienkārši dalāmies ar informāciju. Mēs dalāmies ar informāciju. Jā, vienkārši tas, ka šī informācija, par ko mēs runājam, nav viņa tāda publiskā telpā pieejama. Un daudz, piemēram, es arī meklēju atbildes, un es viņas nevarēju atrast. Es nesaprotu, kāpēc es esmu tā. Es saprotu, kaut kas nav pareizi, bet kāpēc tas tā notiek un ko es varu darīt lietas labā,
Man nebija tādas atbildes. Līdz es satiku tevi, un man vienkārši, es atceros pirmās reizes, kad es sēdēju tevi runāju, man žoklis atkāries, vienkārši nav ko teikt, es mēģinu uzsūkt visu, ko tu man saki, jo es saprotu, ka tas ir, tā ir vissvarīgākā informācija manā mūžā. Bet atceries arī ar to informāciju, ja es tev arī reiz esmu teikusi, un es ļoti iesaku atkal šito sadzirdēt. Vienkārši informācija vai zināšanas nekādā veidā nevar izmainīt cilvēka dzīvi. Pilnīgi nekā. Tu vienkārši paliki par 1% gudrāks, tu kaut ko uzzināji, bet tava fiziskā dzīve no tā nemainās. Jā. Ja? Jebkuras zināšanas, kuras mēs iegūstam, ir momentā jāatrod veids, kā viņas fiziski pilnīgi savā dzīvē. Tikai tad tam ir jēga. Tā ir atbildes to, kāpēc drausmīgi daudz tā hausa sajūta galvā, jo cilvēki, kur dzīvo ar savu sāpi, viņi jau meklē izēju. Viņi lasa 200 grāmatas, iet 78 kursos, taisa nezinu kādas tur tās prakses un nezinu, ko dara. Viņi mēģina atrast atbildes zināšanu veidā, kā atrisināt savu problēmu. To sāpi, kas man tur ir iesprūdusi tur no bērnības. Ja? Un ar laiku šādam cilvēkam ir galva pilna kā vecmāmiņas skapis ar dažādu literatūru, izprast, ko ar šo te literatūru darīt nav, un tajā mirklī, tad, kad es pat gribu vispār kaut kur viņu izlikt ārā un sākt par to, nezinu, kaut kur vienkārši izlikt, atbrīvoties, lai man kļūst vieglāk, vismaz jaunai informācijai, sākās hauss šitāds. Es nezinu, es tik daudz visu kaut ko zinu, ar ko lai sāk, es tur zinu, un tu nevar pieķerties kaut kam vienam, un nevar sastruktūrēt vispār neko no tā visa, ko tu zini. Tām arī es esmu gājusi cauri, jo es tieši arī pildīju to caurumu ar zināšanām. Tikai tā zināšanas bija tā kā, veselības. Bet beigās ir sajūta, ka man ir kaudze ar zināšanām. Es esmu izlasījusi tādu biblioteku. Bet es galā iekšā ienāku, bet ārā neiziet vairs. Pielietojumu atradusi es neesmu, un tā sajūta galā ir kāda, es esmu sūds uz kociņa tieši. Tas tavs teiciens slavenais, vai ne? Tas ir mans teiciens, bet tas tiešām ir tas, kā es jutos, un ļoti ilgi es tā jutos, un liekas, ka, lai es būtu, lai tas sūds uz kociņa vairs nebūtu, man vēl jāpiemācās klāt ir šitas. Jā, un tad tu tik skrien, un tik mauc, un tad tā kā kāmīts pat to riteni tik skrien, un tie bēriņi paliek vēl lielākas, tā galva ir tik smaga, ka lūdzu apstādiniet zemeslodi, es gribu izkāpt, man ir apkuši briesmīgā dzīve, vai ne? Tas ir tāds atkāpenos no tēmas. Tātad atgriežamies atpakaļ pie Karpmaņa trīsstūra. Jā, tātad man ir loma, es gribu būt glābējs, es dodos, tie ir dažādi veidi, tam nav jābūt obligāti iepazīšanās saitam, bet tā kā par cik šodienas tēma ir iepazīšanās, tad mēs pieliekam to šajā kontekstā klāt, ja? Ka ļoti daudz sievietes tiešām meklē kādu, ko glābt, ja? Lai viņi to iztulko kā tādu, es tādā veidā paši realizējos. Ja? Tā viena un tā pati enerģija, ja, tas glābšanas, empātijas enerģija, es jūtu, es dzirdu, es jūtu cilvēkus, es saprotu viņa sāpi, tā ir empātijas, tā ir enerģija, tās sajūtas ir enerģija. Ja man prasa, kas ir enerģija, tās ir sajūtas. Tikai man ir jāiemācās ar šo enerģiju vai šīm sajūtām pareizi rīkoties, lai tas ir, krieviski saka, blaga. Es piekrītu, abām pusēm. Nevis destruktīvi, bet lai abiem ir labi no tā, kā es pielietoju šo te enerģiju. Lūk. Tad ir tas Karpmaņa trīsstūra, piemēram, šis te glābējs upuris, upura loma. Ja? Es esmu upuris, atkal mazais bērniņš, viņš patiešām ir upuris, viņš ir cietis bērnībā. Pat tad, ja ir bijuši ļoti labi vecāki, visi mazi bērni jūtās kā upuri. Visi man, jo viņa vietā mamma izdomā kādas zeķu, nepaprasīja viņam nabadziņam, nopirka rozā zeķu bikšu vietā violetas. Ja? Viņš ir nabadziņš upuris, viņš raud, viņš spārdās, kājas spira, es to kājās nevilkšu. Ja? Un ir kaut kādas, es tādā light versijā, bet ir situācijas, kur patiešām bērns ir upuris, kad pret bērniem tiek pielietot fiziska Es piemēram šorīt lasīju Facebookā tādu situāciju, kad mamma rakstīja, ka viņa bija 2-gadīgs bērniņš jāiet uz bērndārzu, un viņa ir izbrīvējis laiku, lai viņi varētu pavadīt ar to bērniņu tajā bērndārzā kaut kādu momentu, kamēr viņš pierod pie audzinātājiem un tā tālāk, un aiziet uz bērnu, tas ir Latvijā notiek, tas ir 21. gadsimts, aiziet uz bērndārzu, un tur viss notiek brutāli. Bērnus izrauj no rokām, ierauj iekšā, aizcērt durvis, aizslēdz durvis, lai neviena mamma netik klāt, bērni kliedz, bļauj, raud, ar svešām kaut kādām tantēm viņi ir atstāti svešā vietā, bez kaut kādas adaptācijas perioda. Nevainosim bērndārzus, nevainosim. Ne par to ir stāsts.
Jā. Jautājums ir mammai. Piedod par manu rūpību, huļi tu 2-gadīgu bērnu ved uz bērndārzu. Priekš kam tu viņu dzemdē, lai atdotu svešai tantē? Es piekrītu šim punktam, bet pat ja tu aizvest 4 vai 5 gadu vecumā, tik un tā tas nav veids, kādā veidā adaptēt. Kurš ir audzis ģimenē, zina savas robežas, viņam ir izveidota jau komunikācijas prasmes, viņš spēj par sevi pastāvēt, tādu auklīt viņš ātri noliks pie vietas. Nu jā, tas gan var būt tā. Bērns, man ir meitai 6 gadi, neļaus sev darīt vairs pāri. Nu tā ir. Ne, pat tiem 2-gadīgiem bērniem es piekrītu, jo es esmu atbalstu tieši to, ko tu saki, kad kāpēc zemdēt bērnu, ja 2 gados viņš jāved uz bērndārzu, jo tas nav laiks, kad bērnam aiziet no mājas prom svešā vidē. Tas vairs nav tavs bērns. Bērns, viņš ir tik ļoti atkarīgs no mammas. Ļoti bieži viņam pat mammas piens vēl no pupa būtu jāēd. Jā. Tas... Labi, mēs neesam skolotājs tādā ziņā. Es neesmu skolotājs, bet vienkārši es saku, ka tās ir tās traumas, ko bērni iegūst. Vienkārši tik ļoti ātri viņas var iegūt, ka mēs pat neaizdomājamies, cik ātri. Mēs nevaram izmainīt milzīgu struktūru, kas tagad ir. Mēs vienkārši varam palīdzēt iegūt kaut kādas zināšanas. Brīvā izvēles iespēja vienmēr paliek aiz katra cilvēka, mēs nevienu nenosodam. Galā veselīte pati izvēlās sev vecākus. Arī, jā. Viņi zina, ka viņi izies cauri šai pieredzē, jā. Tas ir fakti. Es tam arī piekrītu, bet vienkārši tas tā, ka man pārsteidz vienkārši tas, ka tas vēl projām mūsdienās notiek un kad tā izturās pret maziem bērniņiem. Jo tāda naiva cerība, ka tas kādreiz beigsies. Jā, man ir tāda naiva cerība. Arī esi šitais glābējs, kas nāks un kādreiz... Es vienmēr bijusi māte Terēza, jā. Nu, es mācos, protams, es vairs neskienu visus glābt pa labi un pa kreisi, bet man drusku to, man ir žēl tādās lietās bērnus. Katrs cilvēks atrodas tieši tajā struktūrā, kurā viņš vēlas. Ir iespējas, izvēles brīvas iespējas ar vienmēr. Ja es gribu dzīvot labāku dzīvi, es nevedu bērnu uz valsts dārsniem, uz privāto dārsniem. Nu, jā, tā mamma arī beigās izdarīja. Piekļūt saviem bērniem klāt tuvāk. Ja tu negribi kaut kādu, katra struktūra izveido savu spēli ar saviem noteikumiem. Neviens tev aiz ausīm tur nav aizvilcis. Ko tu dari manā spēlē? Manā bērndārsā valsts iestāde, tā ir valsts spēle. Ko tu dari manā bērndārsā? Ko tu tagad raudi? Tu tad pats atvedi savu bērnu uz gaļmašu. Ko tu raudi? Papīrus pati parakstīja. Tu taču pati gribēji. Ja tu negribi, vai tev liekas, ka nav izvēles, tad vajag patīt dzīvi uz atpakaļ, padomāt, kāpēc es esmu pieņēmusi savā laikā lēmumu, un nedomā, ka es tagad te stāstu, tāpēc, ka es kaut ko labāk par kādu zinu. Tāpēc, ka es pati 13 gadus atpakaļ dzemdēju savu bērnu, aizvedu tieši tāpatās uz valsts dārzim, tieši tāpatās cepos, kā tu tagad saki, man ir tieši tāda pati pieredze kā tev, kas aizveda līdz idejai, līdz domai, ka es neesmu mierā, ka tas tā notiek. Bet es zinu, ka es tur izmainīt neko nevaru. Es varu iet kauties, rakstīt. Tu vari izņemt vienkārši savu bērnu. Es pat atceros, manam vīram tajā laikā bija izglītības departamenta vadītājs radinieks. Kaut kāds tur vai 2. pakāpes brālēns vai kas, ja. Man tikai atlika vīramāti, piemēram, pakūdīt, viņi jau bija gatavi rakstīt jau vēstules, kuriem vispār pašiem prezidentiem uz Ameriku, ja. Tas neko tāpat nemainītu. Tev ir jāizdara izvēle savā dzīvē. Ja tev nepatīk tā spēle vai struktūra, kurā tu esi atnācis, esi tik laipns, maini savu dzīvi tā, lai tev uz šo struktūru nebūtu jāiet, un tu varētu izvēlēties kaut ko citu. Ja tas nozīmē, man ir jānopelna vairāk naudas, jā, tad jāuzņemās vairāk atbildības, tā tad ir jāuzzina kaut ko vairāk par sevi, par savām spējām, jāuzņemās atbildība par savu dzīvi un jāved uz vietu, jāizzina vietas, prasa laiku, tas prasa enerģiju, tas prasa izkāpt no upura lomas, pareizi. Nu, redzi, tas ir grūti. Vieglāk ir ko darīt, atgriežoties pie iepazīšanās saitiem, upura loma. Skaļi atblēt, skaļi, es esmu upuris, visi man pāri dara. Glābiet mani! Kretīni! Vajag apzvanīt 78 kantorus, uzrakstīt sūdzības, pierakstīt pilnus internetus, cik kāds ir slikts, cik sliktu struktūru ir uzradījis, ka viņam man tur nav labi. Vēlreiz tas pierādās, ka tā ir bērna pozīcija. Tikai bērns var aizdomāties tik tālu, pasūdzēties, ka viņam nepatīk vietu, kuru viņš pat nav radījis.
Tā ir taisnība, jā. Tas ir Tikai bērns. Kas tev traucē uztaisīt savu bērndārs un ved tur savus bērnus? Viņam tur vispār ideāli. Tas ir tā kā bērns, kas saka, ka tu esi slikta mamma, tu man nepatīc, es iešu prom no tevis. Tas, ka bērniņš to dara ar vecākiem, tas ir normāli. Mūsu vecāku uzdevums ļaut viņam tā uzvest. Es jau smējos vienkārši, ka tas ar bērnu tas pats ir. Tad, kad mēs viņu slaktējam, sodam un neļaujam viņam izpaust to, kāda ir viņa tā tumšā daba, ja, viņi iekapsulēsies, viņi nekur nepaliks. Un tad izaugs cilvēciņš liels un savu šo iekapsulēto negatīvo enerģiju izliek, ka tāds mazs bērniņš uz pieaugušajā dzīvē, jau viss ir vainīgi. Jā, man patīk, kad es redzu kaut vai vecāku čatu, ja, manam skolniekam vai bendāram, man 2 bērni, viens skolnieks, viens bendārsnieks, es izlasu, man tas neizraisa nekādas reakcijas, ka man gribās kaut ko rīkoties, bet es lasu un es patiešām gardasmējos. Jā, man tas visam redzi cauri. Jā, un tad tur lamājās, un tur taču tā kā tāds, tā kā liekas, ka bendārzā iet nevis bērni, bet reku čatā ir bērni. Ja? Kāpēc man neviens neatbild? Es taču jau uzrakstīju 2 minūtes atpakaļ. Tad padomāt, ka audzinātājs sēž ar telefonu rokā un gaida, kad 30 vecāki kaut ko uzrakstīs. Ja? Bērniem ir jārūpēs, mēs nevaram jums atbildēt. Ja? Gribās tā uzrakstīt, bet ne jau. Jā, bet tā ir dzīves realitāte. Tas ir tas, ar ko mēs sastopamies ikdienā. Un jā, tas ir. Man liekas, ka tas, ka tu iemācies redzēt cauri šīm situācijām, tā spēlē redzēt cauri, tas ir, īstenībā reāli forši, jo nepiedalīties tajā, jo tikko tu gribi ar savu 5 kapekām tur ielīst iekšā, tu esi devusi jau sev jāvārdu, ka es piedalos šai spēlē, un tad nebrīnies, ka tev nāks spēles dalībnieki virsū ar saviem spēles kauliņiem un močīs tevi. Tu neesi tam gatavs, ja tu neesi kaut kādā tai lomā apzināti vai neapzināti iekšā, tu neesi tai spēlē gatavs, tev liekas, ka tev apmātāt ar tomātiem, ko jūs man brūkat virsū, bet tu jau pats devi atļauju iekāpt šajā spēlē, ko tu komentē? Jā, tā arī ir, jā. Nelien tur iekšā, ja tev neinteresē, nepatīk, un tu saproti, ka tas nav mans līmenis, neliec tur savas 5 kapeikas iekšā. Un tevi neviens neaiztiks, paēj garām vienkārši. Bet ja tu esi gatavs iekomentēt te pašā tur Facebookā kaut kādā. Esi gatavs saņemt komentārus. Jā, vai čatā kaut kur rēķinies ar to, ka spēles dalībnieki arī būs, viņi aktīvi uztvers tev kā viņu spēles dalībnieks, un jums tur ies ņigu ņegu vaļā. Ja? Tad to var darīt arī super apzināti. Ja gribās man garlaicīgi 2 stundas nav ko darīt, kā es te ielīdīšu kaut kur kādam kaut ko uzrakstīt un paspēlēties, bet ir jāmāk. Es kādreiz arī tā spēlējos, es ceļšu Facebook grupās, es komentēju, es cenšos diezgan tā kā, dot kaut kādu tā kā, atbild tam cilvēkam bez kaut kādas ņirgāšanas. Jā, es saku, tev patīk vairāk tas glābšanas. Princips ir zanīt. Princips, es zinu, ka tas ir tas pats princips. Es zinu, ka tas ir tas princips, bet es cenšos neielīst emocijās. Es tiešām iedot kaut kādus tā kā vadlīnijas cilvēkam. Izkāpt fiksi ārā, ja? Ko tur atbild vai neatbild? Es pat citreiz neskatos. Ja māk izkāpt no tās lomas ārā, ja? Tā kā tas ir apsveicam, tas ir labi. Ko gribi to daru no sērijas? Negluži, bet iekakāju un izkāpu ārā. Tas nebija es. Tā ir tā atbildības uzņemšanās. Ja es zinu, ka es tur esmu piedalījies, un tev tur kaut ko knābā pretī, uztver to vienkārši, ka tu pelnīts, ielīdi, neaprēķināji, ka būs ties, nezināju, ka būs tik daudz pērles manā virzienā. Jā, kāda starpība, ko tur raksta pa lielam? Tas neko nesaka par tevi kā par personību. Ja? Tu kā biji zane, tur otrpus čatam tā arī paliki. Tas, ko tur runā otrs cilvēks, tur tādi paši traumēti spēles dalībnieki ar savu traumēto bērnību, ar to Karpmana 3 stūra paketi rokās, mēģina kaut ko savā dzīvē atrisināt ārpasaulē. Ja? Bet risinājums ir iekšpasaulē. Tātad glābēja pozīcija, upura pozīcija tikpat veiksmīga, ja, ka es tur esmu maziņš, kas ir, es saku vēlreiz, Karpmaņa 3 stūra, jebkura pozīcija nozīmē, ka tu šajās attiecībās vai miedarbībā ej kā mazs bērns. Kaut ko pieprasīt no otra, jo bērns pieprasa bērnam, kā bērnam tādas tiesības ir. Pieaugušam cilvēkam nav vairs tādas tiesības, viņam ir jāatrod veids, kā appusē miedarboties. Appusē izdevīgi mēs miedarbojamies. Ja es tev iedošu to, ko tu gribi, nevis to, ko es izdomāšu. Ja es, piemēram, zinu, es noskaidroju tavas dzīves vērtības. Zanei ir svarīgi, ka viņai dāvina
rozes un tieši rozā krāsā. Un tieši kaut kādas tur fukstīja rozā krāsā, nevis kaut kādas tur savādākas. Ja? Vai tu viņai vajag maigi pink rozā tās maigās. Es nevaru ienākt pie viņas dzīvē ar dzeltenām rozēm un teikt, bet es tev uzdāvināju rozes, bet tu neuzdāvināji tāds, kā es gribu. Tu zināji, ka man gribās pink. Saproti? Nē, nu jā, īstenībā šitas ir šitās ir tāda niansīte, ko mēs visi kaut kā bišķiņi ignorējam, jo mēs esam visi ņēmēji. Mums visi, arī man ir vēl joprojām neizdziedināts kaut kādas bērnības lietas, kas ik pa laikam kaut kur izlien ārā. Vienkārši viņas ir jāķer apzināti, ir jāierauga. Hops, super, šitas vēl palika. Jo ja tu būsi visu izdziedinājis, tev uz šīs pasaules vairs nav ko darīt. Viss, tu esi Buda, mirsti nost, tu ne uz citu pasaules, citu planētu, kur visi svētie, tā kā tu. Ja? Nē, es piekrītu tev, jā. Un patiesībā ir tā, ka tad, kad tu sāc apzināt dzīvot, tas ir pēc terapijas ar tevīm, pēc darba ar tevīm, tad, kad tu sāc apzināt dzīvot, un tad, kad tu sāc reāli pamanīt tās figņas, bet tu jau sāc tā kā savādāk uz viņām skatīties, tas vairs nav tā kā, jā, tas ir tu jau tā kā tā labi, piemēram, es redzu, man tagad ir, lien ārā kaut kāds bērnu sindroms, ka man vajag kaut kādu neveselīgo ēdienu, desmaizīt, piemēram, bērnībā man nebija. Mamma nepirka desu, jo viņi tiešām es zinu, ka viņi ir sūds. Bet tomēr man kaut kā gribās viņu. Tā ir trauma bērnības. Vai vēl kaut kāds tur cīsiņi, vai vēl kaut kas mums bērnībā nebija. Es zinu, ka tas bija kaut kāds tā delikatese vismaz. Labi, tu to pamanīji un tālāk. Tu zini. Es vienkārši tā bišķiņi domāju, ka tas ir tas bērniņš, kurš tā kā ir, nedabūjis to, un mēs tās enerģijas esam aktivizējuši, mēs kaut kādas esam nolobījuši tās smagās programmas, un tagad paliek kaut kādas vieglās programmas, kas tā kā, nāk ārā. Bet, protams, ka es pieņemu apzinātu lēmumu, es varu vienreiz nedēļā apēst desumais vai cīsiņu, bet pārējā laikā es ēdu veselīgu ēdienu. Bet atkal, kāpēc tu nevari ēst katru dienu? Vienkārši aizdomās, kāpēc tu nevari ēst katru dienu šo te desu? Jo tāpēc, kad man pēc tam vienkārši ir fiziski slikti, man organisms tādu ēdienu nepanes. Tātad tev fiziski ķermenis saka, ka ne? Fiziski ķermenis rāda, jā. Teiksim, tad arī dienās, ka es neesmu kaut kādus augļus vai dārzeņus apēdus, man ir vienkārši tāda sajūta vakarā, ka man slikti, man vienkārši slikti, man prasās to svaigo ēdienu. Tāpēc es, teiksim, ja man tiešām kaut ko tādu baigi gribās, es bišķiņu varu apēst, bet es nevaru aizrauties, jo tad man ķermenis redzam saka, come on, ko tu dari? Jā, ļoti forši, ka tu sāc jau. Tas ir viens no tiem posmiem, kad psihosomatiku mēs jau uzreiz jūtam. Jā, atceries, ir pārliecība, sajūtas, emocijas, un 4. ir psihosomatika. Ja cilvēks nav ilgstoši dzirdējis savus sajūtas vai emocijas, nesaprot no kurienes un kāpēc ir kuras pārliecības, tad ķermenis sāk palīdzēt. Ja? Es apēdu kaut ko, man uzreiz ķermenis parāda labi vai slikti. Ja, somatiski ķermenis mums vienmēr palīdz. Ķermenis vispār, man liekas, tik gudrs mehānisms izdomāts. Ķermenis ir nenormāli gudrs mehānisms. Arī, teiksim, tad, kad mēs esam ārā no balansa, mums tikai nedaudz vajag palīdzēt, lai ķermenis atgrieztos balansā. Bet mēs nevaram ignorēt. Piemēram, tā pati, teiksim, saslimšana. Mēs saslimstam tagad, mēs jūtamies slikti. Mēs nevaram to ignorēt. Mēs nevaram vienkārši turpināt iet un darīt lietas, tā kā nekas nebūtu bijis ķermenim vajadzīgi. Kāpēc nevar ignorēt? Nē, var ignorēt, bet tas pēc tam pāraug citā problēmā. Jā, kas nozīmē, ka man ir bail, es tagad gudra, es jau zinu, man ir bail, es daru to tāpēc, ka man ir bail, ka kaut kas lielāks neizaugs. Nē, ne tāpēc, ka lielāks, bet, paņemsim piemēru. Tad, kad es taisīju, ka es pirmo biznesu, ko es Anglijā te būvēju, es ļoti strādāju. Un man bija tāda darba vieta, ka man vienā pusē bija loks, otrā pusē bija durvis. Un kā vasarā, pavasarī, rudenī visu laiku loks ir vaļā, un es sēdēju te caurvējā. Un es kaut kā nenormāli daudz strādāju, es nebiju piefiksējusi, kad es vienkārši izslimoju bronhītu. Un man pēkšņi vienkārši ir slikti. Es nevaru pavilkties un slikti. Beigās es aizbraucu uz Latviju, aizēju pārbaudīties, izrādās, ka man ir bijis plaušu karsons, kurus es izstrādājusi. Bronhīts, pēc tam plaušu karsons. To visu es izstrādājusi arī savā trakumā, neesmu pat pamanījusi. Un sekas vienkārši ir tādas, ka man no rītiem ir kaut kāds tāds klapus, man īcevišķi, kad ir mitras laiks Anglijā, es viņu izklapoju, un man ir kā pēc tam viss ir labi. Var jau ar tām sekām dzīvot, bet nav viņas baigi komfortablās, ir tīpaši, kad ir mitras laiks. Var jau ignorēt to ķermeni, pēc varbūt arī plaušu karsonim nākamā stadija, varbūt bojājumi sirds muskuļos, kas ir sirds slimība. Līdz ar to, ja tu apzinies to ķēdīti, kas var notikt tad, kad tu ignorē savas fiziskās vajadzības, tad jau saprot, kur tu nonāksi.
Nu, ja tu esi cietējis un tev gribās būt cietējam un tev gribās būt slimam, tev gribās, lai citi par tevīm rūpējās, tas ir ceļš, pa kuru iet. Bet ja tu gribi būt tomēr vesels, tu gribi baudīt dzīvi, tu gribi spēlēt šīs spēlītes un būt priecīgs un laimīgs un pilns ar enerģiju, tev ir jāklausās ķermenī. Tas ir vienkārši izvēle. Brīnišķīgi. Un atbilde tev ir kāda? Es saslimu, tātad man jau ir 4. posms, psihosomatika jau, vai slimība jau 5. jau ir ieslēdzies. Ja tu ies uz atpakaļ, kā tu domā, kas bija tas, ko tev ķermenis palīdzēja risināt? Tanī laikā vienkārši es neatpūtos, es vispār ignorēju fizisko ķermeni. Un tas bija ceļš, kā ķermenis varēja kaut ko sākt darīt savā labā, kā vienkārši sākt zvanīt ar slimību. Un arī šobrīd, piemēram, es augustā strādāju darbu, tīri mājas, kur dzīvoja cietumnieki un dzīvoja visādi bijušie narkomāni un bezpiltnieki un tā tālāk. Un it kā es to darbu darīju, daudz par to nedomājot, bet ķermenis pirmā nedēļa nostrādāja, 2. nedēļa man saplīst mašīna, tas bija pirmais tā kā pagarinājums no ķermenis. Tas par to, ka es savu ķermeni esmu aizvedusi uz toksisko vidi. Jā. Un viņš negrib tur būt tajā toksiskajā vidē. Un nākamais bija, es vienkārši saslimu uz veselu nedēļu. Un tad jau augusts bija praktiski beidzies, atnākus bija atpakaļ no atvaļinājuma tā meitene, ko es aizvietoju, un es atvieglot nopūtos, un man tur vairs nav jāiet, un es šitā paliku vesela. Tu atceries, kāpēc tu gribēji turpināt iet, jo viņai nav citu darbinieku, atkal ieslēdzās uz glābšanas sindroms. Jā. Es viņas vietā tūliņ izdarīšu. Ķermenis ir pret. Ķermenis vienmēr mums palīdz iziet no šī akmeņa 3 stūra. Pilnīgi tā kā likums. Tikko es ielieku sevi kaut kādā glābē lomā, agresora lomā vai upura lomā, ķermenis mums uzreiz sāk signalizēt. Man nepatīk visas šīs elpošanas problēmas, nozīmē, ka es nevaru elpot šajā vidē. Viņa ir priekš manis toksiska. Man nepatīk cilvēki, man nepatīk noteikumi, man nepatīk tā struktūra, kurā es sevi ievedus. Ja bērnu, piemēram, aizved uz bendārs, viņam sākās visādas elpošanas problēmas, ja iesnas, viņš ir grūti elpot, kaut kas notiek elpceļos, viņam nepatīk toksiska vide. Ja neiet runa par toksiska vide, kad ir bendārs tāds uztaisīts, tāpēc, ka priekš viņa tā ir toksiska, ja tur nav mamma un tētis, viņš ir par agru uz turien aizvests. Tas arī, protams, ir zīmes. Nav jāmaina bendārs, nav jāmaina vide. Pati tas struktūra, kurā viņš ir aizvests. Vecākiem ir attieksme pret bērnu jāmaina. Tas ir viss, vai ne? Jā. Tātad, atgriežoties pie tā pašām iepazīšanās, tātad ir upuris, kas iet iepazīties, glābējs, kas iet iepazīties, un tad ir agresors, kas iet sievietes, kas ies kaut ko pierādīt. Tās ir sievietes, kuras ir vairāk, kuras dzīvo, ja upuris un glābējs dzīvo vairāk tajā sievišķajā, ja viņas tādas tur maigas, viņam tur ir empātija, tad agresors ir vairāk uz vīrišķo, ja, tur ir tāds vecis. Tur vajag atrast kaut kādu super viegli ietekmējumu vīrieti, un pārtaisīt viņu pēc savas līdzības, lai viņš kalpotu man tā kā man vajag. Kā vīrietis, ja? Viņam būs jādara to, visu, ko es gribu. Viņam ir pienākums. Izmantošu viņu pēc pilnas programmas, un tad, kad viņš man vairs nebūs vajadzīgs, es viņu utilizēšu. Ja, tas tāds, atkal tāda super izteikta narcistiska pieeja. Tas, par ko psihologi raksta, ir narciss. Ja, tāds narcistiskas sievietes, kuras ir ļoti agresīvas. Agresijai nav jābūt obligāti tādai fiziski redzamai. Viņa var būt arī ļoti manipulatīva, agresīva, ka viņa izliekās jauka un mīļa, bet tu pilnīgi sejā var redzēt, ka tur ir cilvēks tiešām hurt people. Tas saucās. Stipri cietusi savā bērnībā, un viņa savu traumu ļoti bieži, es atkal pēc savas pieredzes to saku, ja, sievietes, kuras ir bērnībā cietušas gan emocionālu, gan fizisku, gan seksuālu vardarbību, kur viņu pakļauj burtiski no ļoti maza vecuma līdz tam brīdim 16 gados manā gadījumā, kad no mājas ir iespēja beidzot aizbēgt burtiski prom tālu un uz visiem laikiem. Šādām sievietēm ļoti piedzimst milzīgs naids uz to vardarbi, uz to vīrieti. Ja, kad viņi ir gatavi viņu kaut ko dzīvē satikt, tas notiek apmēram uz 20 gadiem. Ja, kad tu esi nokļuvis brīvībā, un tev ir milzīga vēlme viņu satikt un kaut kādā veidā kaut ko izdarīt. Pēc tam jau sākās. Man jautājums, kā ir, piemēram, ar sievietēm, kurām mamma ir bijusi agresors ģimenē? Viņa ir kļuvusi narcistiska, vai viņai ir agresija pret citām sievietēm? Viņai ir pirmkārt agresija pret sevi. Tas, protams, jā. Tās ir tās
Kas notiek bērnam? Tur bišķi savādāk. Es tev tūlīt visu tā pabeigšu, tagad to pajautā man šo te jautājumu pēc 5 minūtēm. Ja? Baigi svarīgi ir jāsaprot. Vīrietis pirmkārt ir matērija, sieviete ir kaut kas cits. Ja? Tad, kad sieviete cieš no matērijas, no tēva, patēva, vienalga no vīrieša, meitene cieši, sākās pieaugušajā dzīvē sākas problēmas ar naudu, ar matēriju, ar attiecībām, ar vīrieti, ja, jo viņa vienkārši ieslēdz to destrukciju. Priekš viņas tas ir kaitīgi, iznīcinoši. Viņa aiziet kaut kur super sievišķībā, aiziet ezotērikā, viņa ir super kaut kāda, tikai nedraudzēs vispār ar vīrišķo. Ja? Tas ir tāds drusku no atkāps. Ja sieviete cieš, meitene cieš no mammas, mamma priekš jebkura bērna, tas ne tikai par sievieti runa. Vīrietis vai sieviete, kur cieš no mammas, mamma ir bijusi agresīva, atraidoša, nezinu, kaut kāda tur, tāda ļauna, es nezinu, vienalga sauc to kā gribi. Mamma priekš maza bērna ir Dievs. Tas, ko bērns saprot, viņam pasauli priekš viņa eksistē, galvenais personāžs viņa dzīvē ir Dievs. Ja, tā ir mana mamma. Līdz kaut kādam brīdim, kad viņam skolā sāk stāstīt, ka Dievs tur ir kaut kur debesīs, zemapziņā viņam Dievs ir mamma. Iedomājies, kas notiek ar šādu cilvēciņu, tur patiešām ir ļoti, diemžēl mēs dzīvojam tagad tajā laikmetā, ka ļoti daudz cilvēki cietuši tieši no mammas, ja? No mammas vienaldzības, ka mammai nav laika. Cilvēkiem šobrīd ir izteiktas apātijas un depresijas, ka viņiem nav sajūta, ka viņu šīs pasaules ir piederīgi. Tāda sajūta, ka pats Dievs no viņiem ir novērsies, Dieva nemaz neeksistē. Es zinu, daudz cilvēku saka, Dieva nav. Es arī, man ar tādu momentu ir bijuši. Dzīvot nav jēgas, tā sajūta, ka es šeit esmu pilnīgi nepiederīgs. Jā, es esmu nepareizo planētu izvēlējies. Jā, es esmu atnācis no citas planētas, ja? Un tad sākās šīs te programmas, kurš tiek būvētas virsū. Ja? Es no sākuma man ir, es esmu sūcis, esmu nekas, tukša vieta, kļūda kaut kāda, ja tur ne tajā laikā, ne tajā vietā atnācis un neesmu nekur piederīgs, man šeit nav manas vietas un Dievs no manis ir atteicies, viņš vispār mani neredz un nedzird. Es esmu viens kā tas labais teiciens jaunībā kādreiz izspruku, tagad par to ņirgājos vēl joprojām man paziņas. Viens kā koks mežā. Tas absurds teikums, vienmēr sakot, un tas cilvēks, viņš patiešām, tā arī ir ilgstoši, ja tu ignorē šīs lietas un neatrisini, agri vai vēl tas tāpat noved depresija, apātija, ja vispār nav jēgas dzīvot un eksistēt, nezinu, ko šeit darīt, nezinu, kāda tam vispār ir jēga, man neko negribās, man nekas nepatīk. Ja? Šādus cilvēkus ir daudz grūtāk viņiem palīdzēt, ja? Tāpēc, ka sākumā vispār jāsāk motivēt, ka dzīve ir forša, ka tas, ko tu jūti par šo pasauli, tās ir tikai un vienīgi sajūtas pret mammu, ka pasaulē ar to nav nekāda sakara, ka tu jau esi aizgriezies ar savas traumas, ar savām sāpēm muguru Dievam, tam augstākajam es vai enerģijai, kā kurš tur sauc. Kā kurš viņu nosauc, jā. Ja tu gribi, lai viss ir ok, pagriez atpakaļ. To aizvainoto dibenu aizgriez prom un pagriezies ar seju un tu pastiep roku pretīm, ja? Pie tevis atnāks. Tu esi aizvainots tik ļoti, ka tu esi atteicies pats no dzīves. Ja? Stāsts, tā kā, lai tev pēc 5 minūtēm man nav jāprast, lai te izskaidroju ātri šo te procesu. Ja? Tur ir bišķi grūtāk. Ar tēviem strādāt ir vieglāk. Vīrietis tik lielu postījumu nevar izdarīt. Viņam nav tik daudz varas. Ja sieviete atbild par metafizisko plānu, viņa var superlielu postījumu nodarīt saviem bērniem. Ļoti, pat ne tikai bērniem, arī vīrietim. Jā. Sieviete visu pavairo, vienmēr. Ja sievietei iedod, atceries, tā formula, sievietei ir pavairošais spēks. Ja sievietei iedod ēku, viņa no ēkas uztaisīs mājas, mājību. Sievietei iedod spermu, viņa tev uzradīs, iedos bērnu. Viņa visu pavairo, izkrāšņo, dubulto un tā tālāk iedos viņai sūdu, viņa tev atvedīs veselu tonu ar sūdiem. Ja? Tā tas strādā. Sievietei ir super liels potenciāls lietas padarīt vairāk un arī iznīcināt. Ja duālā pasaule, uz kuru pusi ieslēgsies spēks. Ja? Tāpēc sievietēm jo īpaši ir super svarīgi, ja? Mans avatārs arī ir stāsts par sievietēm. Man ļoti patīk ar sievietēm strādāt, tāpēc, ka man liekas, ka ir kaut kāda ārkārtīgi liela atbildības daļa uz sieviešu pleciem, lai tiem bērniem būtu forši, lai vīriešiem arī būtu forši. Jā, protams. Es domāju, ka principā vispār sieviete ir tā kā centrs, ap kuru viss griežās. Un, ja mēs esam laimīgs, un vispārējie apkārt ir laimīgi. Mēs jau arī esam tās, kas dzemdē tos nelaimīgos vīriešus. Mēs jau viņus pašas izlaižam caur savu ķermeni un sabojājam. Tātad
tad sievietei ir pirmām kārtam jāpiedomā pie tā, kā viņa var sevi izlabot tā, lai viņa kļūst nevis iznīcinoša, bet tieši otrādi palīdzoša, radoša, būtu vablaga, kā krievis. Iedvesmojoša. Lai viņa varētu būt tā, kas izdziedina. Ja savu, pirmkārt, ne jau pasauli, mums pasauli nav jāglabā, pasauli radīt jau perfekti. Mums ir sava ģimenes struktūra, sava dzimta, cilvēki, kas ir ap mums apkārt, mēs esam te centrā, un tas ir no mums atkarīgs. Ja? Tāpēc stāsts atkal par to pašu iepazīšanos, tu esi centrā tam procesam. Vīrietim nav jāpielāgos un jāuzmin, viņiem nav metafiziskās spējas, viņi nevar paredzēt 5 soļus uz priekšu, ko tai sievietē vajag, un viņai kaut kāda emocija, sajūta, viņi nav spējīgi uzminēt, mums viņiem ir jāpasaka. Nu, jā. Iedod viņam savu. Tu šito saki, un es tagad domāju, pirms konkrēts piemērs, kā tas strādā. Es savam Airbnb, es meklēju fēnus, un ir tā citreiz, kad var Facebookā dabūt te uz vietas kaut kur kā cilvēku vienkārši par 5 paundi atdot savu fēnu, viņš pērk jaunu, viņam veco nevajag vairāk. Un es te sāku meklēt, un taisni gadījās blakām Gins, un pēc 5 minūtēm viņš jau ir Amazonē nopircis 2 fēnus, viņš saka, neuztraucies, es jau esmu atrisinājis to. Kā tas strādā reāli dzīvē? Ja tu viņam iedomājies, cik ar vīrieti vispār viņi ir vismazāk problemātiskā personāža šeit uz zemes, visvairāk problēmas uz zemes rada tieši sieviete, un ja viņa vēl ir māte, tur ir vispār vāks, ja? Viņa nav izdziedinājusies. Ja? Ar vīrieti viss ir super viegli. Bet man liekas, viņi tiešām ir nākuši tā kā no Dieva. Ja nesabojāti, mēs sievietes izdaram visu, lai viņas nabadzīgas sabojāti. Ja? Viņam tiešām viss ir super viegli. Tu viņam atnāc cilvēcīgi mīļumiņi. Tu saproti, man vajag 2 fēnus, bet man ir plāns tur tāds un tāds, ja tu man šos fēnus sagādās, tu man izglābsi tur, nezinu, kaut kādu situāciju. Pateicoties tev, man būs tādas un tādas iespējas, tu man te esi galvenais varonis, un tikai viss tā kā, neuzliekot pārlāk lielu atbildību jau uz viņa pleciem, ja viņš nav atbildīgs par to, kas notiek tavā dzīvē, bet tieši to pateicības enerģiju viņam iedod, ļaut viņam sajusties kā varonim tavā dzīvē. Un mācīt to jau pirmkārt, dēliem, ja, no mazas kājas, nedarīt viņu vietā, viņi nav invalīdi, viņi ir spējīgi izdarīt lietas. Viņi ir spējīgi izdarīt, jā. Viņiem vienkārši jāļauj darīt ir un viss, jā. Pareizi motivēt, likt mierā viņa personīgo istabu. Viņam ir sava, ka meitenes var mācīt, tur tīrīt, mazgāt, ņemties, džekus vajag atstāt mierā. Nevajag viņiem ieaudzināt, tīrīt, tur ņemties, lai tur visi stūri būtu iztīrīt, pareizi drēbes salocīt. Nevajag viņus mācīt būt par sievietēm. Lielās lietas strukturēt, lai viņš izdomā ģeniāli, ja mans dēls izdomā, kā viņš varētu netīrīt istabu, ar ko viņš varētu ko sarunāt. Ko viņš izdomā? Piemēram, tev ir piemērs? Agrāk man bija tā, ka man nāca reizi mēnesī meitene tīrīt māju. Man ir jāmaksā viņai, piemēram, viņa tur visu dienu man tīra, ja tur kā kuru mēnesi man sanāk. Ja citreiz man tā māja ir tā, ka man bija bērni mazāk, man tā māja ātrreiz. Ja, tad man tur 100 eiro, 10 stundas tīrt, man 100 eiro viņai ir jāsamaksā. Pēc tam paliek mazāk, un tagad man dēls ir izkalkulējis, viņš izdomā tā, manu istabu, viņš man viltīgi prasa, cik ilgi viņi tīra manu istabu. Es saku, tev tur tā istaba, viņam tiešām tā istaba vienmēr bija tāda, ka tu tur 2 stundas stabili ir jāpavad viņa istabā, ja, jo viņš tur ķiršu kauliņus met zem gultas, viņš tur čipšu pakus pēd, viņš izmet to tur tā, kad aiz gultas aizbirs drupačas. Vienkārši sakot, tā kā princes sēž, izdara kaulu, saloku un aizmet. Es nelienu, un man neinteresē, es neko nevaru. Tā ir viņa istaba galā, jā, tieši tā. Viņš kaut ko nevar atrast, viņš saka, man pazudu bankas karta. Es saku, pazudu, kas man padāļ, ko es tur naudas nebūs. Jā, tā kā neko nevar, viņš saprot, ka mamma neko nerisinās, viņš aiziet nodur galvu, aiziet uz istabu, nāk pēc pusstundas, viņa bija uz palodzes. Es saku, redz, atradās bankas karte. Ja? Viņš ir izkalkulējis, ka 2 stundas, tad tie ir 20 eiro. Viņš saka, nevajag manu istabu tīrīt vairāk no šodienas. Lūdzu, dod man 20 eiro, un es pats viņu iztīrīšu. Wow, kruti. tāds cits darīts. Progress. Jā, bērns pats tīrīs, tad viss kārtībā. Ja? Ar laiku man meita ir izaugusi, viņa jau tagad ir 6 gadi. Pagājuši gadu līdz pusē man vēl bija vajadzīga palīdzība, lai man nāk tīrīt. Tagad man vairs nevajag. Man ir laiks tagad pašai to nodarboties. Šķiršanās depresijas ir beigušās, viss ir ok, un es tā kā pat esmu spējīga par savu māju parūpēties, bet tos 20 eiro es viņam tāpat turpinu dot.
Jo viņš savu Viņš istabu ir sakārto, protams. Tas nav pēc būtības, tas nav mans pienākums viņam maksāt par to, ka viņš tīri istabu, bet man ļoti patika, ka viņš ieslēdz biznesa domāšanu. Viņš izdomāja. Tikai un vienīgi tāpēc, ka viņam ieslēdzās tas, kā viņš varētu piķi nopelnīt. Ja? Man liekas, ka tas arī tik krūti. Tas ir tik forši, jāsaka. Nu, lūk, tāpēc skriet viņam no pakaļ, ej tīrīt, ej ņemties. Es kādreiz, kad viņš bija mazāks, es to darīju. Man nebija šīs zināšanas, es neko Protams, jā. Tas viss nāk ar laiku. Viņam pēc tam, cik viņam bija kaut 5 gadi, viņam sāka slēgties iekšā šitie tiki. Zini, kas ir tiki? Jā, kā raustās, jā. Viņš jau no mātes raustās, ja. Es gribēju uzlikt atbildību uz savu bijušā vīra pleciem, ka tu te kliedz uz mani, tu te to dari, un tāpēc viņam tagad ir tik. Es saprotu, ka es jau pati esmu izraisījusi šo situāciju mājās, ka mans vīrs uz mani kliedz, mans vīrs dara kaut kādas lietas, kas man nepatīk, bērni tiek ietekmēti, es staigāju pati tā kā tāds zombijs, agresīvi, ja, un nepatīkama visai savai ģimenei, un bērns no tā cieš. Protams, jā. Bērns jau vajag labais spogulis ir tā situācijā, kas ir ģimenē. Nu, lūk, un izejot, protams, ka pati caur šai pieredzei, meklējot atbildes un arī saņemot viņas, ja nevis atbildes ārpusē, kāpēc man vīrs tā pret mani izturējās, un kas viņam vainas, un kāpēc man bērni tādi un šādi. Ko es daru nepareizi? Vienmēr atbilde ir manī. Kas manī nav tā, lai mana apkārtējā pasaule funkcionētu tā, lai visiem ir ok? Nu, un tad, kad uzdod pareizo jautājumu, atbildes atnāk ļoti ātri. Tev ir iespēja drusku palaust savu ego, ja tas ir darbs ar savu ego, nevis iznīcināt viņu, bet samainīt. Jā, es tev piekrītu, jā. Savu enerģiju vērst nevis destrukcijā, nevis tur, kur iznīcina, jo sievietei ir milzīgs spēks, bet vērst kaut kur, kas tieši otrādi palīdz, pavairo, izdara blaga, krieviski sakot un tā tālāk. Nu, lūk, šis ir stāsts par to, es izstāstīju par agresiju. Par to trešo. Tātad agresīvas sievietes ir tās, kas ir cietušas bērnībā no saviem tēviem, patāviem, brāļiem un tā tālāk, un viņas mēģina ievilkt dzīvē, atrisināt taisnīgumu. Ja, izmainīt to vīrieti tā, lai respektīvi... Situācija mainītos. Ja, lai tas vīrietis kļūtu labs. Jā. Ja vajag agresīvu vīrieti, viņa pati arī ir agresīva, ja viņa tur mainās pa tām karpmaņa 3-stūrtām lomām. Jā, visu laiku. Viņa tavu šo te upurīt izraisa viņā agresīvu, tātad viņa ir pasīva agresīva. Jā. Cilvēks ar savu to, nezinu, es nevaru to pat ar vārdiem izstāstīt, bet ar savu uzvedību, ar saviem kaut kādiem divdomīgiem teikumiem, vārdiem un darbībām izraisa otrā cilvēkā agresija. Tā ir pasīva agresija. Pasīva agresija. Viens paliek redzami agresīvs un izskatās stipri vainīgs pie visa, ja viņš pēc tam iet un lūdz piedošanu. Vainīgs te ir tas, kas īstenībā ir izraisījis, ja viņš speciāli viņu izaicina. Tās arī ir super destruktīvas attiecības. Bet tas ir atkal viens no stāstiem, kad es neesmu atrisinājis iekšā savu problēmu, un es otru cilvēkā ievilku, tāpēc sautīgi ievilku, neapzināti, protams, attaisnojuši vārds neapzināti, tāpēc, ka es neapzinos, ka tā ir mana trauma, es vēl neesmu pamodies. Un es to otru cilvēku vienkārši nīcinu ārā, tāpēc, ka man vajag, tā ir mana prasība iekšējā. Es tā risinu savu problēmu. Ja? Nu jā, tas kopsavilkums šodienai ir tas, ka mums ir jāmeklē, viss risinājums ir mūsos pašos, tikai mūsos pašos. Mani tas notiek, kura loma, lai būtu vieglāks tā struktūra, kura loma šobrīd man ir ļoti, parasti visas 3 lomas ir ļoti spilgtas, bet viena ir tāda super aktuāla. Ja tie tieši glābējs ir izteikts, vai tieši upurīts ir izteikts, vai tieši agresors ir izteikts. Un iet un meklēt caur turieni, caur to vienu no tām lomām atrast, kas manam iekšējiem bērnam sāp, ar ko viņš nav mierā. Atrast sev terapeitu, kaut uz psihoterapiju, viņa arī palīdz. Palīdz. Runā par to, aizrunājies līdz tam, izcel gaismiņā un atrod iemeslu, kas ir tas, kas tev sāp un ko tu mēģini atrisināt caur citiem cilvēkiem, kas vispār nav par to neatbildīgi, nevainīgi. Tieši tā, jā. Vai ne? Jā. Piekritīs. Jā, ritīgi forši saruna. Saka, šodien izdevās, man liekas, ka cilvēki, kas skatīsies to atkal ļoti daudz ko var iemācīties no tā, kas vēlreiz un vēlreiz noved pie tā paša, kad ir jāiet un ir jārisina tās lietas. Tu nevari tikai gaidīt, ka pasaule ap tevi mainīsies, un tu pats sēdēsi kā kundziņš vai kundzīte un neko nedarīsi. Tā kā, ejiet lūdzu pie ārstiem, pie psihologiem, pie hipnoterapeitiem. Nav svarīgi. Katrs jau teiks, ka viņš ir vislabākais. Ja es kā hipnoterapeita arī saku, ka nākat pie manis, es esmu vislabākā. Bet ir elpošanas treneri, kas arī prot. Ir krāsu terapijas, ir viss kaut kas, jā. Krāsu
terapijas ir, vienalga, kas ir jādara, galvenais nosacījums ir vērst fokusu uz sevi. Tikai uz sevi. Viss. Iemācīties sajust tās emocijas, kas tev iekšā ir, kāpēc es jūtos tā. Tātad kaut kas nav ar mani. Man ir jāiet un jāmeklē risinājums tam savam mazajam bērnam, un tad, kad tas pienāk, man, piemēram, atcerēsimies vienmēr, un tu vienmēr saki par to, kad ir jānonāk pie tās sajūtas, ka tu iekšā esi kā ezers. Rāms kā ezers. Jā, rāms kā ezers. Ja nevis tu esi rāms kā ezers, bet tavs iekšējais bērns. Viņš mans iekšējais bērns. Tas ir tas apmēram tāds stāvoklis. Tā kā tev ģimenē, piemēram, ir bērni, ja 2 bērni, vīrs, sieva, un bērns dzird, ka ārā kaut kāds sprādziens notiek. Viņa reakcija pirmā, viņam neinteresē, kas notiek ārā, viņš saprot gaisā kaut kādu vibrāciju notiek. Viņa reakcija, bērns skatās, ko dara mamma un tētis. Ja mamma, tētis, un sāk kaut kāds notikums notikt, ja, bērns reaģē uz to briesmas. Jā. Ja mamma sēž, dzer kafiju, esi rāms, viss tiek kontrolēts. Tas, kas tur notiek ārā, viss ir ok. Es zinu, ka tētis saka, mīļā, sēdi, nestreso. Bērns saprot, ka viss. Varbūt pēc sekundes viss ģimene aizies bojā un bumbu uzsprāks, ja? Neviens nezina. Bet bērnam neinteresē notikumi, kas ir ārpasaulē, viņi ir bīstami. Suns skrien, vai tur kaķis krāpējas, vai bumbas sprākst, bērnam neinteresē. Viņam pasaule ir droši jau no paša sākuma. Viss. Viņam prātā neienāks, ka ar viņu kaut kas var notikt. Jā. To ievieš vecāki. Un tad, kad vecāki stāsta par šo, tad, kad tu kā pieaugušā zane esi uz situācijām reaģē normāli, nevis, un ka tūliņ kaut kas ar tevi notiks, ja caur bailēm, bet ar mīlestību. Normāli, viss, kas notiek, ir ok, tad tavs iekšējais bērns arī jūtas drošs. Viņam galvenais ir reakcija tavu, jo viņš ir iemācījies no bērnības, kā tu reaģē uz saviem vecākiem. Jā. Ja? Tas nav nekas atšķirīgs. Tavs iekšējais bērns arī esi tu. Tikai tev kaut kādās trigerējošos brīžos ieslēdzās mazā zana. Viņa vēro tavu reakciju. Ja, tu saproti to domu? Kopš terapijas ar tevi ir tas miers un vairs neviena situācija neliekās briesmīga, jo arī vienalga, lai kas notiktu, ekonomiskās krīzes, ieņēmumu dienesti, kaut kādas pārbaudes, kaut kādas nepatīkamas vēstules, parādi, kontos mīnusi. Ir, ok. Taču var risināt. Jā, stāsts ir par to neiebraukt galējībās. Protams, tā, ka stāvoklis rāms kā ezers nenozīmē, ka man ir pofigu, lai tie apkārt sprākst, kas grib, es neko nedarīšu, man ir pofigu, vispār jau liktenis jau ir ierakstīts, es dzīvošu tā kā ir ierakstīts. Nē, rāmā pozīcija ir tas saucamais, ko ezotēriķi saka, 0 punkts. Jā. Es spēju savākties situācijā, nokoncentrēt visu savu uzmanību 0 punktā un nevis rīkoties, kā man saka, zemapziņa tajā mirklī, kad davai celties, šaut, skriet, beigt vienalga, jo reakcija, viņa ir automātiski. Bet nonākt tai 0 pozīcijā, nokoncentrēt savu uzmanību, apzināties tā. Ir kaut kāds notikums, es nevis reaģēju, bet es apstājos un es koncentrēju savu uzmanību risināt šo problēmu. Jā. Kādi ir iespējamie varianti? Ja man ir atnācis parāds no valsts ieņēmuma dienesta, nevajag uzreiz būvēt drāmu galvā, māju man atņems, dzīvošu zem tilta. Kurš te kādā sakarā, lai tu vesels cilvēks dzīvot zem tilta un arī dzīvot un... Tieši tā, kas tad notiks? Kas notiks? Padzīvosi dienu zem tiltu, sapratīs tā, nē, tas nav mans un iesi dzīvot. Un meklēs izējas variants no tās situācijas. Variants vienmēr daudz, bet apzināties, ka šodien man ir vēstule no valsts ieņēmuma dienesta, kāda ir varianti, ko varētu darīt. Var piezvanīt valsts ieņēmuma dienestam, pateikt, paldies, es jūs vēstuli saņēmu. Paldies, es esmu priecīgi, kad beidzot es esmu uzzinājis, cik tad es esmu parādā. Tūliņ pat ķeršos klāt, šo situāciju risināšu. Padod ziņu, ka es viņu risinu. Ne viņa atzīmē, cilvēks ir atsaucies, mēs vēstuli nākošo tuvākā laikā nesūtīsim. Ja? Tātad es neizaicinu agresiju, es viņu neizaicinu, es nesāku zvanīt, ak, jūs stulbeņi, kaut tas kantoris sadegtu, un nezinu, ko tur vēl tu izaicini agresiju. Tātad tu karpmaņa 3 stūra agresors ieslēdzās, un pretīm tur būs kas, var pat 5 reizes minēt.
Ja? Jā, tieši tā. Es ievilku sevi savā spēlē. Tas, ka man atnāca vēstule, tas ir atkal uzaicinājums, ka spēlē iekāp. Tu rīkosies kā mazs bērns, ieņems vienu no loma, kas ir kāpmaņa trīsstūri, vai tu rīkosies kā pieaudzis cilvēks. Pieaudzis cilvēks, rāms kā ezers, ja, man ir problēma, un es esmu pieaudzis cilvēks, un esmu tūliņ riscināšu. Man ir vairāk variantu, ko es varētu darīt. Viens variants, es varētu atrast kādu, kurš varētu naudu nevis aizdot, bet nosponsorēt man. Otrs variants sarunāt, ka vīrs kaut kur papildus nopelna naudu, prasu viņam palīdzību, ja man ir vīrs, jā, kur mums ir vēstule. Mīļais, šī situācija mums ir jāatrisina, un motivēt viņu, paskaidrot, kāpēc tas ir svarīgi un tā tālāk, ja, un tā joprojām. Nevis pavēles izteiksmē, tev tas ir jādara, tev tas ir pienākums, viņam nav pienākumu pret tevi. Tev ir tavs pienākums pret sevi. Vai vēl varianti visādi, tur paznīt uz valsts ieņēmuma dienestu un palūk, vai nevar sadalīt grafikas maksājumos, mazākos maksājumus, izstiept uz gadu. Es zinu, ka tādas opcijas ir. Ja? Variantu ir daudz. Vēl jau ir tāds variants painteresēties, varbūt man nemaz tas parāds nav, ja tā ir kļūda. Arī tā var būt, arī kļūda var pārliecināties mierīgi, normāli pieauguši cilvēki balss tembrā sazināties ar kantori, saprast, kas notiek. Viņi tevi tikai spēlē ieaicina. Viss, un tā ir tava izvēle, tu piedalīsies tajās šausmas vai nē. Viss, prot, tikai jā, tieši tā kā visa sākums ir mūsos pašos, un arī visas beigas ir mūsos pašos. Nu jā, kāds pliks ķermenis ienāca šajā pasaulē, pliks ķermenis. Tā arī aizies, tieši tā. Tas notiek šeit čum un mūģi, tā ir tikai vienkārši spēja, pieredze. Neko citu mēs nepaņemsim līdzi uz to sauli, kā tikai savu pieredzi. Jā, tieši tā. Viņa būs krāšņāka, foršāka, interesantāk un piepildīta ar dažādiem foršiem notikumiem, un ka tu apzināti spēlē savu šo te pieredzi, un ka tu apzināti vāc šīs te pozitīvās foršās sajūtas un uzvaras, kuras tu sasniedz. Ja tu mērķis, tu viņu sasniedz. Pieauguši cilvēku pieredze, kur tu kādu vēseli paņems līdzi. Tas ir tas, ko tu paņems līdzi. Kamēr tu vien spēlēs kaut kādu lomu no kartmaņa trīsstrēm, tur nekādas tādas, nekas. Tu paņems līdz tikai ciešanas. Nu, tā ir, jā. No dzīves uz dzīvi, viss ir slikti, neko viņš nav sapratis, nekāda izaugsme viņam nav bijusi, neko viņš tur nav atrisinājis, viņš tādu domu arī nomirst, ka nekam nav jēgas, un viss bijis pavēlti. Tad var iedomāties nākošā dzīvē, kādos apstākļos viņš piedzims. Vēl zolīt zemāk, ja tad tu piedzims, nevar tagad teikt, tur var cilvēku apvainoties. Bet viens no šiem iemesliem arī ir, ka tās pārdzimšanas, ja kāds tic tām pārdzimšanām no dzīves uz dzīvi, kad ir visi šie te, cilvēki ar invaliditātēm, piemēram, ja, kas ir tiešām ieņēmuši tādu kārtīgu upuru lomu iepriekšējās dzīvēs un nav tikuši no tā galā. Nu, tad pamēģini, kāds tad ir īsts upurs. Īsts upurs, jā. Nezinu, kāds ir īsts upurs, tu visu dzīves nospēlēs upuru lomu, tev viss īstenībā ir bijis kārtībā. Tu pats tev iespēlē programmu, tad pamēģini, kā ir īsts upurs. Nu jā, redz, šis te ir ļoti labs piemērs, lai cilvēks kaut ko darītu savā labā, es domāju. Un vērst uzmanību sev. Nevajag baidīties no iepriekšējām dzīvēm. Nevajag no tā vispār no kā. Vispār no kā nevajag baidīties pa lielam. Kura pieredze ir pieredze, ja viņu dzīvo apzināti, tas vispār, jebkuru pieredzi ir kaifīgi dzīvot. Pat būt invalīdam arī ir kaifīgi. Paskaties, tas džeks, ja bez rokām, bez kājām, ja tur kaut kā tur maza rociņa kaut kur karājās, tas ir tāds jauns čalis. Grāmatas ir sarakstījis, bērni viņam ir. Viens ir čalis arī, kas ir ratiņkrēslā, kas ir kolosāls bildes glezno. Nu, un pārā olimpieši mēs tikko redzējām. Es saku, cilvēkiem uzdevums ir iemācīties nedzīvot dzīvi kā invalīdam. Tev nav jākustina obligāti fiziskais ķermenis, tev ir metafiziskais spēks, ko tu vari izmantot savai pašu realizācijai. Raksti grāmatas, raksti par savu pieredzi, piedalies visādās sacensībās, arī priekš tevis ir izgudrota struktūra, tikai ej un piedalies. Nesēdi kā nespējīgs cilvēks. Kā cietējs. Kā upuris, ir jāizkāp no šīs upuru lomas. Lomas ir tikai 3. Tikai 3, jā. Iedomājies, tik maz, kas ir jādara, galvenais zināt, uz kuru pusi iet un kas tur jādara, vai ne? Nu, super, man liekas, uz šitās nots mēs varētu arī beigt. Man liekas, aizrunājušies cilvēki. Skatītāji, lūdzu, uzdodiet jautājumus, ja jums tādi ir, jo es pieļauju, ka varbūt kādam cilvēkam, kas varbūt nav izgājis to tik tālu, cik mēs esam tikuši, ir noteikti jautājumi. Lūdzu, jautājiet mums viņus apakšā zem šī video. Mēs labprāt atbildēsim vai nu rakstiski, vai nākamajos video.
Un mēs šeit esam, lai veidot diskusiju. Patreiz mums tāds dialogs tikai sanāk. Starp citu, mūsu sarunas vienmēr ir, kā man patīk, vienmēr, kad izgudro tēmas. Man kaut kas jauns atkal dzīvē noticis, vai parunājam par šito. Es saku, vai? Jā, bet tas jau ir tas, es domāju tā, ka visiem cilvēkiem tās ir aktuāls tēmas. Ir cilvēki, kas iepazīstās, ir cilvēki, kas iet caur šīm grūtībām, ir cilvēki, kas meklē atbildes. Un tad, kad mēs tās tēmas tirzājam, mēs jau pārējiem no vienas otrā parasti. Tieši tā. Man patīk, man ļoti patīk. Tas radīja man tā sajūta, ka es arī varu kaut kur savas zināšanas, 15 varbūt ne, 12 gadus es esmu pačkājis savā galvā. Parasti es viņus atdodu viens pret viens saviem klientiem, ja man patīk viens pret viens strādāt, ļoti patīk. Un tagad man ir iespēja vienkārši padalīties, vai nav? Tas ir forši, tas ir ritīgi forši. Paldies tev, Zanī. Starp citu, es par to spēli biju jau dzirdējis pirms darba ar tevīm, bet es nekad to nebiju izpratusi. Tikai pēc tam, ka es strādāju ar tevīm, es sapratu, ko patiesībā nozīmē tas, ka tu spēlē spēli, ka tas ir, ka tu tā ir cits, tas ir cits līmenis. Tā nav tāda spēle, ko mēs saprotam, Ričā. Jā, tā nav tāda spēle, bet tikai tu man palīdzēji saprast patiešām, kas tā ir par spēli. Spēles instrumenti, parastā spēlē ir spēles kauliņi, mūsu gadījumā tās ir sajūtas un emocijas. Mēs mācāmies ar viņiem spēlēt. Tā kā mācāmies spēlēt, un tie, kas nesaprot, ko tas nozīmē, nākat pie Karīnas, meklēt savus speciālistus. Katram tas ir savs ceļš. Es arī izgāju garu ceļu, caur reiki, caur krāsu terapiju, caur vēl visādām terapijām, kamēr es nonācu tajā punktā, kad es saprotu, kad es tur neesmu atradusi atbildi, un nāca Karīna, un Karīna tiešām man palīdzēja atrast šīs atbildes. Paldies, Zanīta. Tādu vērtējumu. Es vēl gribu arī piemetināt, ka arī uz psihoterapiju var iet. Jā, protams. Tu arī esi gājusi, vai ne? Tu man stāsti. Jā, es esmu nedaudz gājusi, jā. Tu arī psihoterapeits ieliek savu, dodot iespēju tev runāt par to, ieliek savu kaut kādu ieguldījumu. Nekad nenosodat nevienu speciālistu, kas iet ar jums pa ceļam un palīdz kaut kādu dzīves posmu atrisināt. Nevienam nav uzdevums atrisināt pilnībā. Ja? Tu jau īsti nevar izdarīt. Ņemot man augstprātība mana. Ļoti labi. Vienmēr sakot, es gribēju pateikt, ka katram meistaram, speciālistam, vienalga, ko viņš dara, ja tu pie viņas atnācis, viņam ir kaut kāds mazu procentu uzdevums. Nevienam nav pienākums atrisināt visu tavā dzīvē. Nevienam, ja? Risini tikai tu pati. Ja? Tev vienmēr būs visu dzīvi kaut kāds pieprasījums. Tieši tāpatās kā man, arī psihologiem, arī jebkuriem, kas tur ar dvēselēm strādāt un lasīt. Jebkuram speciālistam ir, katra dvēselīte ir atnākusi kaut ko palīdzēt mums. Tieši tā, mums visiem visu laiku ir kaut kāds pieprasījums. Ja mēs lecam no līmeni uz līmeni, šodien man tas ir atrisināts, man tas vairs nav aktuāli, un es eju uz nākošo līmeni, man vajadzīgs cits cilvēks, kas palīdz. Tieši tā. Bet tā galvenā doma, ka šajā spēlē dzīvē mēs visu laiku iedarbojamies ar citiem cilvēkiem. Tikko es gribu palikt viens pats, es pats esmu gudrākais, es pats visu zinu, es pats visu atrisināšu un izlasīšu 15 grāmatas, tā ir garantija uz depresiju un apātiju. Garantija. Es varu pateikt, ka es biju tajā punktā, un tas punkts man noved līdz tevīm. Tā kā es zinu, par ko tu runā, tieši tā arī ir. Jo es pati tā esmu domājis, ka es jau esmu tagad tik gudra, man jau visas tehnikas ir zināmas, man nekas nevienam nav jāprasa, jo neviens ar mani tā nemaz nevarēs pastrādāt tā kā es. Un visu, tā kā teica Pēteris Kļava, attīstība ir beigusies. Jā, tieši tā. Attīstība ir beigusies. Ja jūs uz mani sadusmodaties, vai kaut kā viņam bija teiciens, jūsu attīstība ir beigusies. Nu tā. Labi, pieliekam punktu ar to, ka mūsu attīstība nav beigusies. Mēs attīstamies no dzimšanas līdz pat kapa malai, un tad mēs tam atkal nākamajā dzīvē. Tā kā priecājamies par procesu, baudam viens otru kompāniju un tādas foršas sarunas tā kā mums ar tevi. Un tiekamies nākamreiz. Jā, super, paldies, Zanīka, uz nākošajā reizē. Uz nākamajā reizē. Tā, lai tev jauka diena.